tas, kā mēs dzīvosim šodien, tas, kādas izvēles mēs izdarām šodien, ļoti lielā mērā ietekmēs to, kā mēs pavadīsim savas vecumdienas. Mūsu šīs dienas viesis ir Zanda Zariņa-Rešetina. Pamatā koncentrējamies uz veselību, nevis uz tā ciparu uz tiem svariem. Veselīga uztura dzīves piekritēja, coach, trenere, platformas impulsa radītāja un arī jau grāmatu autore. Es arī tev iesaku šo grāmatu izlasīt, lai tu saprastu savu sievu, kad bieži vien tā mūsu uzvedība un tas, kā mēs jūtamies, teiksim, tādās partneru attiecībās, otrs partners varētu uztvert arī, ka tas ir, es kaut ko esmu izdarījis ne tā, vai kas ar mums notiek. Šodien parunāsim par tādām tēmām, kā sievietes veselība un perimenopauze ietekmē mentālo veselību. Cilvēki vienmēr meklē burvju tableti. Vieglāk ir aiziet pie plastiskā ķirurga un pēc mēneša būt pa 10 gadiem jaunākam. Kādus padomus, kādus uzlabojumus cilvēku dzīvē var veikt? Bieži vien cilvēki nesaprot, ka tas liekais svars, tas nav tikai par vizuālo. Tas jau aiz sevis nes diezgan daudz kroniskas veselības kaitas. Lai vienkārši dzīvot labāk un, kā Zanda saka, dzīvot bez pauzes. Tas, ko mēs ēdam, arī ietekmē to, cik mēs labi izskatāmies. Jā. Nē, mums nav visām jābūt tur supermodeles figūrās. Jā, savs ķermenis ir jāpieņem, jāmīl, bet ir arī ar cieņu pret viņu jāizturās. Podcasts Kas ar mani notiek ir kļūst par ļoti skatītu podcastu. Mums ir gan daudz sekotāju, gan daudz cilvēku, kas regulāri un katru nedēļu gaida šo epizodu. Bet tomēr es esmu pamanījis, ka ne visi no jums ir uzspieduši to mazo subscribe, jeb abonēt podziņu. Tā kā, ja jums nav grūti, piesakojiet šim kanālam, tā ir tāda pateicība no jūsu puses un kaut kādā veidā, kā mēs jūtamies novērtēti kā komanda, kas visu šo te sagatavo, kas arī palīdz mūsu kanālam augt un attīstīties un dabūt arvien foršākus un interesantākus un izklaidējošākus viesus priekš jums, lai kopā šo tēmu par mentālo veselību padarītu vēl aktuālāku un visu šo platformu daudz ievērojamāku. Paldies! Zanda, čau! Čau, Mārti! Artur, piedod. Es tieši domāju, ka tev man nenosaukt tev pa Mārti. Bet tu nosauc jau, labi. Okay. Īstenībā tas ļoti labs starts. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir pirmā reize, kad es tevi atceros. Es atceros no 2002. gada, kad tu toreiz biji kopā ar manu brāli Miss un Misters Latvija konkursā. Jā, bija tāda lieta. 2002. gadā es atceros, ka tu biji finālā Ēģiptē kopā viņi kaut kāds Coral Bay resorts, kaut kas Šarmel Šeihā. Es atceros tās miljonas bildes. Es uzreiz to gribu parādīt vienu tādu interesantu bildi, kas man ir no tā laika, ko es atradu Mārcim. Es atradu Mārcim draugos. Viņu es iegāju vakar draugos LV profilā un atradu. Jā. Tur jums tā vesela tāda fotosesija bija, tur dažādos tērpos. Es atceros, ka viņš stāstīja, ka jums tur bija 40 grādu temperatūrā, bija tur jādejo, tur tuksnesī un interesants piedzīvojums bija, vai ne? Jā, es tikai ar pozitīvām emocijām atceros to laiku. Un atceros arī, kad tas viss noslēdzās, tad bija tāda tukšuma sajūta, ka kas tagad, ko tālāk, jo tas gatavošanās posms bija... Manuprāt, nepilns gads, ka mēs gatavojāmies šim te finālam. Jo baigi interesanti bija tas, ka tu Rīgā biji vicemis Rīga. Jā. Tā ir tā kā otrā vieta, bet galā sacenšoties kopā ar šo Miss Rīga, tu tā kā tomēr uzvarēji viņu un beigās bija vēl viena smuka bilde ar Agru Blaubuku kopā. Vai! Jā, skaisti. Cik tev bija kaut kā 22, 23 gadi, es pat, man liekas, biju visvecākā no visām dalībniecēm. Okay. Un izdevās visus pārspēt. Un šitā laikam bija no Rīgas castinga vēl. Atceries? Jā, šis bija, man liekas, ka Rīgas fināls vai pat jau... Vai tā atlasa tā, kas Rīgā bija? Gluži atlasa laikam nebija, vai tā bija kaut kāda pirmā tikšanās, kad jau mums kopā visi šie konkursanti, kas mēs bijām no
dažādām pilsētām un reģioniem. Man liekas, ka Rīgai bija tā priekšrocība, ka viņi Ka divus varēja. pirmkārt automātiski laikam tika Rīga un jā, ka bija gan mis, gan vicemis. Jā, ka tiek uz finālu. Mazpilsētām nebija tur tikai tās tā kā mis un misters, bet tas arī godīgi Rīgā tā konkurence daudz lielāka, es domāju. Jā. Ka nav godīgi, teiksim, tur Talsos, kur, nezinu, tur 10,000 cilvēki, un tad tur gan tajā laikā miljonu pilsētu būtībā Rīgā, ka es domāju, ka tas ir absolūti godīgi. Un tāda ir pirmā asociācija. Un otrā, es atceros otrais, ka es atkal tā kā tevi vairāk redzēju bija sporta jomā. Es atceros kaut kādas sieviešu skrējienus, kuros tu tur performē arī tur pa pirmajām vietām. Tu, man liekas, 10 km zem 40 minūtēm skrēji. Nebija kaut kas tāds? Var ļoti tuvu varbūt, bet kaut kas ap 40 minūtēm bija. 10 km, es atceros, es pieļauju, pa kurām sacensībām tu runā. Sieviešu skrējiens Mežparkā. Jā, tas bija sieviešu skrējiens Mežparkā, kad man liekas, ka es esmu pirmā, un es paskatos, un man iet garā. Un es paliku otrā. Tu otrā jā, es toreiz paliku otrā, jā. Tas bija tāds... Taču vajadzēja skriet, nevis skatīties, kas man tur minus papēžiem. Un tu fakti, Tur bija kaut kādas sekundes simtaļas, tas bija tāds. Kaut kā, man liekas, bija ap 40 minūtēm, tur tad labs pīts sanāk, tad peisiņš kaut kā 4-0. Bija laiks, kad es diezgan ātri skrēju. Un, tagad vairāk ne? Ātri tādā labā amatieru līmenī. Nē, jā, otrā no visas sieviešu skrējienas Rīgā, es domāju, ka ir ok. Nebija labākās atbraukušas. Labi. Bet faktiski sports kopš tā laika tev ir tā kā, nevis kopš tā laika, bet faktiski visu dzīvi ir bijusi tāda svarīga sastāvdaļa no visas dzīves. Jā, sports visu dzīvi ir bijis līdzesošs manā dzīvē un negluži profesionāli, bet, protams, jau tādā pieaugušā vecumā, kad es smējos, ja es būtu bišķi ātrāk sākus ar to skriešanu aizrauties, varbūt es vēl labāks rezultāts uzrādījis, bet principā tā aizraušanās ar skriešanu un arī maratoniem sākās, pirmā meita bija piedzimusi un ar draudzenēm. Tikko bija sācies Rīgas maratons, toreiz viņš jau Nordejā Rīgas maratons, un mēs ar draudzenēm noskriesim 5 kilometrus, un tā tas piečuks vienreiz, tad jau nākamgad skrienam 21, un tas tā 21 kilometrā, tā viena no draudzēm sakam, tad tagad pilno maratonu. 42. Un skriesim pa skaisto Parīzē. Un jā, tā, manuprāt, tas bija 2008. gads, jā, vai pat 2010. gads, kad es noskrēju savu pirmo maratonu Parīzē. Un jā, tad kopā, manuprāt, 5-6 maratonus es esmu noskrējis. Okay. Labākais laiks, kāds tev ir maratonam? Oficiāli vai neoficiāli? Oficiāli. Man liekas, oficiāli 3:04. Labs. Bet, lai cik tas paradoxāli arī nebūtu, es vienmēr teicu, ka Rīgā es neskriešu, garlaicīgi un nav to līdzjutēju. Tie, kas ir skrējuši tādās lielajās pilsētās pasaules maratonos, noteikti sapratīs, tur mēs nevaram salīdzināt to atbalstītāju pūļus, kas ir šajos lielajos maratonos un Rīgā. Kaut gan pēdējos gados arī šeit tā situācija ar līdzjutējiem uzlabojās. Kaut kā tā sakrita, kad tajā laikā es biju tieši aizbraukusi uz Portugāli pie savas kolēģis Anitas Siliņas. Viņa bija nometnē, un es tur ar tā bišķi uzskrēju, bet vairāk tādas ātruma darbiņas un tā, un es restīvi absolūti nebija gatavojusies skriet pilno maratonu, ka viņi saka, tev jāskrien maratons, tur nav konkurence, es skrienu, tev jāskrien, tur vairāk nav neviens skrējais īsti nav tajā gadā. Un es tā, es vispār neesmu gatavojusies, jo, gatavojas maratonam, zinu, ka tur pa posmiem ir apjoms jāvāc un ir obligāti tie garie skrējieni, kas man absolūti tajā pavasarī nebija. Man liekas, garākais skrējiens, ko es biju noskrējusi, bija 20 kilometri. Jā, tas bišķi pa maz, man liekas, tajā maratona sagatavošanā parasti tur ir kaut kā 2:30 vismaz jāieliek iekšā. 28, 30, 33 un tad var atkal mest nost uz otru pusi. Bet, man absolūti nebija garie skrējieni, bet tas bija labākais, ātrākais maratons, ko es noskrēju, un viņš 100% būtu bijis zem stundām. Man pirmoreiz dzīvē tieši pusmaratonā sāka raut krampji.
Nekad. Es vienmēr esmu ņēmusi magnīju līdzi. Un tajā reizē, man šis nekad krampi nav rāvuši. Ko es to magnīju stiepšu? Un es nepaņēmu. Un Mērfija likums. Tad toreiz bišķi man tie krampi izčakarējas. Bet tu jau iepriekš biji vairākus skrējusi, tā kā tev tā pieredze bija. Man tā maratona pieredze bija. Tas pat bija, man liekas, mans 5. maratons. Pilnīgi, tāds pat neplānots. Bet tas sanāk kaut kāda, tev tas apjoms jau vienkārši iepriekš bija saskrietis uz kaut kādas, teiksim, bāzes skrēju. Nē, protams, tas nav tā kā es nevaru salīdzināt, kā es trenējos un skrēju sev pirmo maratonu, un kā es trenējos un ar kādu pieredzi un es gatavojos šim te arī vienam no pēdējiem vai tam pašam Rīgas maratonam. Tas tikai apliecināja to, kad ja tev nav tās bāzes, tad tas gatavošanās posms ir noteikti jābūt viņam daudz garākam, daudz pārdomātam, šiem gariem skrējieniem un arī kaut kādiem ātruma darbiem, bet jau tā bāze ir saskrieta un tāpatās to ziemu jau es kaut ko biju skrējusi. Tā nebija tāda apzināta gatavošanās, bet tā kā liekat bāzi un principā var arī jebkurā laikā noskriet to maratonu. Bet tad es saprotu, tev tā intensīva aizraušanās ar sportu sākās tur ap to 2008. gadu tikai? Tur sākās ar skriešanu. Okay. Tur sākās tā lielā... Man pavērās kaut kādas skriešanas čakras, jo arī, teiksim, skolas laikā, ja man kāds būtu teicis, ka es skriešu maratonu, lieki jocīgs, tur 160 metri, tās manas distances, jo gan jau, ka tu arī atceries no skolas laikiem, bija tas 1600 briesmīgais jāskrien tie 4 stadioni. Džekiem bija trīnīcās. Mums liekas tie 4 stadioni. Tik daudz. Tas ir tik daudz un tik garlaicīgi. Un tad, ja man toreiz kāds būtu teicis, ka es skriešu maratons, man liekas, maratons 42 km. Priekš kam? Bet tāds sports kā tāds... Man liekas, kopš 16 gadu vecuma esmu apmeklējusi trenažieru zāli. Tad turpinu to darīt vēl joprojām. Tad tur un arī visu bērnību man ir bijis diezgan aktīva. Kaut kādu brīdi es arī vieglatlētikā trenējusies. Es laikam mēģinu atcerēties, kāpēc es no tās vieglatlētikas aizgāju, bet es tādu nevaru īsti saprast to iemeslu, kas tur man tā kā, noteikti kaut kādu pusauģu gadu. Pusauģu gadu ballītes. Pusauģu gadu. Džekiem parasti es īsti ballēt es neballējos. Bet tad man kaut kādā ziņā žēl, kad es tā kā to vieglatlētiku tais pusauģu gados neturpināju, jo iespējams, man būtu kāda vēl labāka rezultāta. Bieži dzirdēts ir tas, bez vārdu pieminēšanas, es zinu konkrēti gadījumu, kur arī tēvs bija ieguldījis savā dēlā. Tepat Latvijā, parās salīdzinoši nesen, entos gadus piedalījās velo sacensībās un vienkārši 17 gadu vecumā dēls, ka viņš ir tur top līmenī, viņš tēvam pasaka. Nē, ka es vairs negribu to. Es esmu tik daudz sacensībās bijis, visur uzvarējis, visas tās vasaras, nedēļas, nogales laiks sacensības treniņu un viņš iepazinās tur draudzeni savu dabūju, droši vien kaut kādas, es nezinu, varbūt kādas pirmās ballītes, tur kaut ko dīdžejot sāka un tie tādi rītīgi forši cilvēki, bet man žēl skatīties, ka tā, velo sporta daļa ir, varbūt tā šobrīd atlikta. Varbūt tās kādreiz atkal pavērsies vaļā. Tas ir, bet ir tas viens posms, vai ne? Dzirdēts, Tāpēc, man liekas, ir ļoti, kā vecākam vai, bieži vien arī trenerim, jo tādiem bērniem ceļš pusauģu vecumā, vecāki nav tāda autoritāte, un bieži vien šo autoritātes lomu ieņem treneris, un svarīgi, kā nostrādāt tā sinerģija. Citu, zini, kāpēc tā ir? Ir tam esot antropoloģisks, zinātnisks izskaidrojums. Tas tāpēc, ka agrākos laikos, tur iedomājas tur tās 50 līdz 150 cilvēku cilts, kas tādi vācēji lasītāji, ka viņiem tajā pusauģu vecumā, ka viņam jāiet prom no cilts ir. Ka viņam jāiet ir, lai nenotiek inbrīdings savā ciltī, ka viņam visi savējie, tie neko nesaprot, un viņam autoritātes ir visi citi, tikai ne tur sava ģimene. Ka tas ir normāli. No tā nevar. Tāpēc arī tas tik universāli ir. Tur aizbraukt vienalga vai Latvijā, vai Amerikā, vai Jaunzēlandē, vai Ķīnā. Tā uzvedība jauniešiem visiem ap šo vecumu ir vienāda. Jo tas sajiet kopā ar viņu to pubertātes vecumu, un tad, kad viņam jāiet prom no mājas, ir.
daļa no dzīves normāli. Tā noteikti arī ir. Jo, tur jābūt ir kaut kādam dziļākam bioloģiskam izskaidrojumam, kāpēc šī uzvedība ir tik universāla. Tad tāds ir. Tāpat tās ir dažādi izskaidrojumi vispār, kāpēc mums pašsaprotams, sajūtas, kāpēc viņas ir tādas, ka viena no tām ir vientulība. Kāpēc cilvēkam vientulība ir nepatīkama? Tāpēc, ka cilvēks no dabas ir atkal bijis bara dzīvnieks, un vientulība ir tā kā signāls, ej atpakaļ pie grupas, ej atpakaļ pie grupas, viens pats tu nevarēsi izdzīvot. Tā ir viena no tādām lietām. Skaidrs, bet sports tev vēlāk ir attīstījies, cik es saprotu šobrīd. Tev ir mājaslapa Impulss, jeb tur tāda svītriņa pa vidu, kurā tu piedāvā saviem klientiem nodrošināt, cik es saprotu, ar holistisku pieeju, visaptverošu pieeju, kurā ir gan kāda sporta aktivitātes vajadzētu, kādus ēšanas paradumus, faktiski veselīgi sportiski dzīvesveidi. Jā, es tagad viņus nosauktu veselīgi dzīvesveidu platformu, kur ietver sevi šīs fiziskās aktivitātes, treniņus, kas ir ne tikai manas veidoti spēka treniņi, bet arī joga un pilates, kurus es pieaicinājis savus kolēģis. Un, protams, arī uzturs, veselīgas, vienkāršas, sabalansētas maltītes, nekas sarežģīts, bet vienkāršs un tiešām ļoti vienkārši savā ikdienā iekļaujams. Un mēs nevaram nodalīt šo te mūsu fizisko ķermeni no mūsu mentālā ķermeņa, tāpēc mūsdienu straujajā ritmā, kur mēs ikdienā tik ļoti stresainas, mūsu ikdiena ir tik ļoti stresaina, ka ir vajadzīga arī šī te atslodze mentālajai veselībai, un ir arī iekļāvusi tādas elpošanas prakses un meditācijas. Jā. Tā kā mēs parūpējamies gan par to fizisko ķermeni, gan par mūsu mentālo veselību. Tā kā faktiski atnāk cilvēks pie tevis un saka, es vēlos savest kārtībā savu veselību, tev ir tāds no A līdz Z plāns, kur ir uzturs, bet tajā pašā laikā vienkārši uzturs, sporta kaut kāda programma. Jā, tur ir ikdienas treniņi, dažādiem sagatavotības līmeņiem, galvenokārt mājās pildām, bet tos pašus cilvēks, kurš jau ir tādu savu zinām pieredzi, tos pašus vingrinājumus var integrēt arī sporta klubā un nedaudz savā pamainīt šo te inventāru, hantelis saistāt ar svaru stieni vai kettlebell, bet vairāk tas pamats ir uz vienalga sievieti vai vīrieti, kas vēlas vingrot mājās, kas vēlas saprast, kā ēst, ar reāliem piemēriem, kam tad jābūt uz tā šķīvja, atver vaļā, tev ir dienas treniņš, tev ir dienas recepti un dienas meditācija vai elpošanas prakse. Iedomāsimies tādu situāciju, ka pieņemsim, pie tevis ir klients atnācis, pieņemsim sievieti, kura saka, man ir tur dzīvesveids tāds, ka es strādāju office darbu, man ir sēdošs darbs, man ir, pieņemsim, pēc 2 bērniem, tur kaut kāds liekais svars pienācis, man ir, pieņemsim, 35 gadi, es mēģinu baigo klasisko ainu uzburt, un ar ko viņiem būtu jāsāk? Pirmkārt ar fizisko aktivitāti, bet sākt ar to, ko būtu visvienkāršāk ieviest tā ikdienā, un tādu fizisko aktivitāti, kas patīk, kas uzrunā. Jā, jo es esmu bieži vien dzirdējusi, tas gan ir vairāk tādos bišķiņa aizspriedumos no kaut kādiem senākiem laikiem pret no kultūrismu pasaules un tā, ka sievietes sāks strādāt ar svariem, ar hantelēm, ar svarstieņiem, viņas pārvērtīsies pa maziem vīrietīšiem, kačakiņiem, bet nē, tas nebūtu tā nav. Nav tik vienkārši sievietēm uztrenēt šo te muskuļu masu. Pat vīriešiem nav vienkārši. Pat vīriešiem nav vienkārši, jā, tas ir, tā kā... Tur, protams, nostrādā arī kaut kādi ģenētiskie faktori, kam ir vieglāk, kam ir grūtāk, bet tas tiešām ir ļoti sistemātisks un pārdomāts darbs treniņos, uzturs un ja jūs redzat šo te kultūrista figūru, tad ļoti retos gadījumos tas ir arī naturāls, dabīgā veidā panākts. Tur tiek izmantot arī visādi citādi stimulanti. Bet atgriežoties pie tā, ko sākt, kāpēc es uzsveru to, ka tai aktivitātei jābūt tādai, kas patīk, jo pie tādas aktivitātes būs vieglāk pieturēties un ieviest to. Protams, es būšu kā spēka treniņu advokāts, es
ja arī jums ir šis te aizspriedums pret spēku treniņiem, pret hantelēm, un tas liekas, ka jūs padarīs par tādu ļoti muskuļainu, es tomēr ieteiktu pamēģināt, dot to iespēju tiem spēku treniņiem, jo novecojot, mūsu ķermenis zaudē šo te muskuļu masu. Muskuļi ir bioloģiski aktīvs orgāns, un tā pati vielmaiņa. Ne jau mēs bieži vien dzirdam šo te atrunu, kad ar vecumu un paliek lēni vielmaiņa, un tāpēc es nevaru atbrīvoties no kādiem liekiem kilogramiem. Patiesībā vielmaiņa paliek nemainīgā no 20 līdz 60 gadiem, plus mīnus viņi ir vienādi. Tas, kas mainās mūsu šis te dzīvesveids. Mēs paliekam mazāk kustīgi, mēs kaut vai nemainām šos ēšanas paradumus, turpinām ēst tā, kā mēs ēdam, fiziskās aktivitātes samazinās, līdz ar to mēs nepatērējam šo te enerģiju tik, cik varbūt pirms gadiem 5. Vai, teiksim, kad bērni bija mazi, mēs skraidījām pakaļ turp šurp, tagad mēs esam atgriezušās darbā, mēs lielāko dienas pavadām sēžot. Jā, man nedaudz precīzi, ar vielmaiņu tu domā to, cik tev ir tā kā bazālais kaloriju patēriņš, cik tev ķermenis miera stāvoklī tērē? Cik vispār ķermenis tērē tā bāzes vielmaiņa, to bāzes vielmaiņu bieži vien sievietes arī sačakarē ar šīm te drastiskajām diētām, sēžot uz 1000–1200 kalorijām, protams, sākumā tas svars iet nost, bet tas jau tās 1000–1200 lielākai daļai ir zem šīs te bāzes vielmaiņas, un ilgstoši, uzturot šādu te, patērējot šādu te, uzņemot kaloriju daudzumu, un tā vielmaiņa gribot, negribot, viņa sabremzējās, viņa paliek lēnāka. Un otrs ir tas stress, ko ķermenis jau nezina, kad viņš dabūs to nākamo maltīti, vai tā maltīte būs pilnvērtīga, vai tās atkal būs salāta lapas ar grauzdiņu. Jo par to bazālo patēriņu, tieši kalorijām, tu absolūti piekrītu. Es zinu arī pēc savu Garmin viedpulksteņa un svariem es skatos, ka to, ko es faktiski atceros 20 gadu vecumā, vai tagad vēl pat 20 gadus vēlāk, gan ir 40 gadu vecumā, es skatos, ka ir faktiski identiski. Man ir plus mīnus līdzīgi muskuļu masa, kā toreiz bija, un viss ir vienādi. Es domāju, ka cilvēki ļoti bieži ar vielmaiņu, kāpēc es gribēju precizēt, pārprot atjaunošanās ātrumu, kā tu jūties, cik tev miegs nepieciešams, kā tu jūties pēc negulētas nakts, un kā hormonālais līmenis. Tas ietekmē vielmaiņu, bet tā nav vielmaiņa. Sapratu, jā. Un atgriežoties pie muskuļiem un vielmaiņas, tad kāpēc ir nepieciešama muskuļi? Muskuļi tērē vairāk enerģiju. Tauku blāķis netērē enerģiju. Muskulis tērē enerģiju. Ja? Tā kā tas ir vēl viens iemesls, kāpēc tie muskuļi mums ir vajadzīgi un kāpēc šī te vielmaiņa arī saglabājās. Ja? Mēs ar vecumu zaudējam muskuļus, un uz tā rēķina šī te vielmaiņa, viņa samazinās. Tas, cik daudz mēs varam apēst, paliek mazāk. Nu jā, faktiski jābūt lielākai muskuļu masai, lai varētu bez grēkošanas vairāk apēst un ķermenis pārstrādāt. Okay, tad, teiksim, ja cilvēks pasaka, ļoti daudz saka, man nepatīk skriet, man liekas. Bez skriešanas viņš var iztikt, vai ne? Protams, var. Cilvēki, zinot, ka es esmu skrējēji, es esmu skrējis, nāk pie manis, man nepatīk skriet, tikai lūdzu neliec man skriet. Nē, es nelikšu skriet, ja tev nepatīk skriet. Tad tev nav visiem jāskrien. Ir tik daudz aktivitātes, ko var darīt, tāpat riteņbraukšana, skrituļošana. Ja tu ej uz sporta klubu, tur ir tāds trenažieris, šitāds trenažieris. Kas ar pastaigām? Pastaigas, jā. Es pat teiktu, ja cilvēks nav skrējis, viņam ir jāsāk tieši ar pastaigām, ar raitu pastaigu, jo lielākā daļa, kas ir tikko uzsākuši, es pat neļautu skriet. Tas varbūt ir minūte, 2–3 minūšu intervāls, ko cilvēks var paskriet, un tas iešanas intervāls noteikti būs daudz garāks nekā šis te skriešanas intervāls. Un tad pakāpeniski šādā veidā mēs pieredinam, ļaujam ķermenim adaptēties slodzei, ļaujam sirdī adaptēties slodzei, un ja cilvēks kaut kādā brīdī sajūt šo te impulsu, ka varētu tomēr pamēģināt paskriet, tad jā, bet arī ļoti, ļoti tā kā pārdomāti, pievēršot uzmanību pulsam un arī visam pārējiem ķermenim, kā viņš reaģē uz šo slodzi. Jo man liekas, ja tur tas ķermeņa tauku procents vēl arī diezgan liels, ir tā jau arī liela slodze ir uz locītavām.
Un tad ne tikai locītavām, man liekas, ka bieži vien tā ķermeņa muskultūra nemaz nav sagatavota skriešanai, un tad ir šis, ka ceļš uz iekšu krīt, un tad paiet cilvēks nedaudz vairāk paskrien, tad viņam sākās tā ibutibiālā saišu iekaisuma, un kas tikai vēl. Un tad fizioterapeitam jāsāk domāt, no kur galvā vispār sākt, kādu vingrinājumu jāpild. Jo man liekas, pirms vispār skriet būtu jāsaved tāda vispārēja fiziska sagatavotība, pirms sākt skriet vai paralēli to darot, jo tas, ko es arī novēroju, ka ļoti daudz, kur aizraujās tieši ar skriešanu, viņi tikai skrien. Jā. Viņi tikai skrien, jā, tas ir kaut kādā ziņā ērti, tev nevajag ne papildus, teiksim, aprīkojumu, tev pietiek ar pulsometru un labiem apaviem. Laika ziņā arī dari to, kad vēlies, kur vēlies. Tad varbūt tāds treniņš zālē ir vairāk jāplāno un tā, bet es kā treneris varu teikt, ka tas ir absolūti nepareizi. Jā, ja jūs gribat to darīt ilgstoši un kvalitīvi, nekaitējot savai veselībai, tad vismaz pāris reizes nedēļā vēl vajadzētu papildināt šos skriešanas treniņus ar tādu vispārējo fizisko aktivitāti, tas, kas vairāk skaitā, tendētu uz muskuļu masu, uz tādu stiprināšanu. Ok, tad cilvēks tīri teorētiski varētu arī sākt ar staigāšanu. Tur, kas viņam jāskatās, kaut kādas pulsa zonas ir droši vien, un ir kaut kāds nepieciešams ilgums, tur tie 10,000 soļi dienā vai stunda dienā, vai cik ilgi vajadzētu to sākt darīt? Tas ir diezgan individuāli. Ja cilvēks ir tikko apņēmies sākt, un viņš neko nav darījis. Ja? Tiešām, kad man uz vienu nometni bija atbraukusi sieviete, kur dienā nostaigāja 1000 soļus, un es nevarēju, kā iespējams nostaigāt tikai 1000 soļus. Un tas ir tā, no rīta pieceļos, aizēju, tur, laikam, dzistabai, pēd brokas, iekāp mašīnā, aizbrauc līdz ofisam, aizēju līdz ofisam, visu dienu nosēž, un tur varbūt arī aizēju līdz toaletei un tā. Un tādā gadījumā pilnīgi pietiek ar 5-7 tūkstošiem soļu. Jā, tā kā nevajag likt par mērķi tagad ar stundu. Tas būs par daudz. Kādam varbūt būs ok, bet es labāk piesardzīgāk iesaku sākt, lai nenoķert šo te pārslodzi, jo to ir diezgan vienkārši izdarīt, un to mēs sākotnēji nepamanām. Kad ir pārslodze, un labāk lēnā garā pieradināt, kā jau minēju, lai ķermenis adaptējas slodzēja tās pašas locītavas, ceļi, mugurā, gūžas, ja? jo mēs vecāks esam, jo mums ir nepieciešams vairāk šī te laika adaptācijai ķermeņa. Un pakāpeniski palielināt sākumā 15-20 minūtēm. Un pa nedēļai liekam klāt kāds 10%, jā, tur, teiksim, pa 5-10 minūtēm, un pievēršam uzmanību, kā mūsu ķermenis reaģē. Ieklausamies tā ķermenī, jo ķermenis mums vienmēr pateiks priekšā. Tik, vai mēs sadzirdam to, vai mēs nesadzirdam to, jo tiešām pati pēc savas pieredzes tādu pārslodzi nav tik viegli noķert. Sevišķi, ja mēs esam tādi pašā sākumā tādi ļoti apņēmīgi un motivēti darboties. Tas iet cauri tam grūtībām, jā. Vai ne, sāp, bet tik un tā iešu un darīšu. Es taču esmu apņēmies, nedodies vēl kaut kādā challenge pieteicies, jā. Bet 20 gados mums arī ķermenis ātrāk atjaunojās. Jā. 40 gados ir vajadzīgs tik daudz vēl papildus faktoru, kas to ietekmē. Jā. Tas pats miegs, uzturs, darbs, stress ir, ģimene, bērni, tā arī kaut kādas ikdienas darbi darām, kad mēs varbūt esam ieplānojuši darīt to, un tā mums izmetā pēkšņi, nezinu, bērns ir jāved pie ārsta, vai nokritis, un tev viss tev ieplānotais treniņš atceļās, tā kā tas arī viss jāņem vērā. Bet arī nedarīt to ar tādu fanātismu un nekāp pār tām savām robežām. Lai nav tā, ka izšaujās un pēc tam viss tas nedarīšu vairāk, nenodarbošos ar sportu. Tas ir tuvojas jaunais gads, janvārs. Tas klasika, New Year, New Me. Šīs tā jaungada apņemšanās un tas janvārs ir 1-2 nedēļa sporta klubā, es redzu, ka jauns sejas. Tā, bet es jau redzu, labi, šis vēl nedēļa, 2 panāks. Kas notiekās? Kāpēc viņi tā? Kāpēc ir šī standarta problēma, ka tie cilvēki uz mēnesi atnāk tikai?
Viņam nepatīk, neredz rezultātus, nepatīk process. Cilvēki grib to ātro rezultātu. Un, kādēļ arī šīs teiksim, es neatbalstu nekādus maratonus, detoksus, un ka tas ir, ka tev ir jārēķinās. Un šo nedēļu cilvēks grib, cenšas maksimāli perfekti to visu darīt. Jā, bet tā perfekcija ne pie kā laba galu galā nenoved, jo tāpat ikdiena, ko es saku, ievieš tās. Ja mēs dzīvotu perfektā pasaulē, tad iespējams tas mūsu perfektais plāns arī perfekti strādātu, bet tā ikdiena ievieš tādas savas korekcijas, un ir tā problēma tā, ka cilvēkiem ir grūti pieturēties pie tādas konsekvences. Tā konsekvence ir tā visa pamatā, un tev ir jāpieņem to, ka jā, es biju šodien ieplānojis treniņu, bet bija situācija, kādēļ es nevarēju aiziet uz šo treniņu. Bet aizēju nākamā dienā, aizēju brīvdienā, pārplāno to savu dienu. Bet lielākā daļa vienkārši atmeta roku, jā, nebija, vai šodien sanāca norauties, saēdos kūkus, un nav vērts. Nē, ir vērts. Tā viena diena tavā dzīvē neko nemaina. Ja mēs pa vienu dienu mēs nepaliekam ne rēsni, ne no vienas salātu porcijas, mēs paliksim tievi. Tieši tā. Ja, tā kā man ļoti nepatīk demonizēt ēdienu, jā, tur iedalīt tur labajā vai sliktajā, un ēdiens nav grēks, ēdiens ir bauda, un svētki ir jāsvin, un ir jābauda ēdiens. Un, ja jūsu maltītes pamatā būs pārdomātas, sabalansētas, tad tā viena diena, kaut kā jūs visu dienu ēdīsiet kūks vai pizzas vai burgeris, viņa globāli neko nemainīs. Galvenais... Pašjūt būs slikti tās dienas vakarā, varbūt tās vienīgais. Man, piemēram, kāpēc man es ēdu kūks, es daru kolu, šādi tad apēdu arī burgeri. Bet, laikam, maķīt, taču es neesmu ēdu. Es nezinu, cik gadus, jo man vienmēr tā kā sen atpakaļ kaut kur mēs braucām un nebija nekāda cita opcija paēst. Labi, iebraucām, tai maķīt, es apēdu to burgeri, man bija tik slikti. Un man atmiņā ir tā sajūta, ja? tā sūdīgā pašsajūta, kad man, nē, es tad izvēlēšos kaut ko citu. Restorānu burgeri. Jā. Dienas nav nekāda vaina, kas tur maizīt un tur svaigi cepta lielo gaļu. Tauciņu un lielopiņš, viss ir tas, cik bieži mēs, un kā jūs sakat, tas, ka tā mūsu ikdiena ir pamats, nevis tur reizi mēnesī aizēja apēt labu kvalitīvu burgeri, tur nav nekā slikta. Absolūti. Tad var sakot, jāsāk ir ar kaut ko pavisam nedaudz. Tās var būt par pastāvīgas 15-20 minūtes dienā, 2-3 reizes nedēļā spēka treniņu kaut vai ar savu ķermeņa svaru. Droši vien treneris būtu nepieciešams sākumā, vai vismaz kāds, kas tev paskatās. Jo ir svarīgi sevišķiem te spēka treniņiem ir šī te izpildes tehnika, jo, kā jau tu minēji, ja cilvēkam ķermenis nav sagatavots, viņš nav vingrūs, ir tiešām pārspīlē 20 stundas dienā neviens nesēž, bet tās pašas 12 stundas pavada sēdus pozīcijā, mums principā muskuļi ir atrofējušies, muskuļu saites, un ir svarīgi šo te vingrinājumu izpildīt pareizi. Sākotnēji ar ķermeņa svaru, kas arī jau būs slodze, un lai mēs varētu progresēt un iet tālāk un ņemt klāt jau šo te papildus apsmagumojumu, un tai tehnikai ir ļoti liela nozīme, jo bieži vien mēs varam gribot labu, izdarīt sliktāk. Tāpēc, ja nav šīs te zināšanas, nav saprašana, tad es noteikti iesaku vērsties pie kāda speciālista, vai tas ir fizioterapeits, vai tas ir treneris. Protams, mūsdienās arī online ir daudz un dažādas opcijas atrodams, bet tur jāmāk šis saturs tomēr bišķiņi filtrēt, jo ir ļoti labs, tā pašā YouTube var atrast ļoti labs online trenerus un treniņus, bet ir arī diezgan apšaubāms kvalitātes. Ne, es vairāk no trenera biju domājis no tā viedokļa, ka ir forši, ka tev ir vēl viens cilvēks, kas no malas tev redz, jo reizēm tu paskaties, teiksim, es vingrošu no YouTube, tu paskaties to vingrinājumu, un tev liekas, ka es jau tā daru. Bet tu jau dari pavisam nepareizi. Tu neesi tur ieslēdz konkrēto muskulu, vai tev tur jāstrādā kaut kāda tur ķermeņa, tur augšdaļas ārējie rotatori jātrenē, bet tu tur savilcies trapec, un tu pat pats neieraugi, ka tu nepareizi dari, un tev treneris saka, nolaid plecus, lai izolētu kustību taisni un tam līdzīgi. Tas arī īpaši sākumā tas ir ļoti nepieciešams. Bet cilvēks pat neizjūt to vingrinājumu konkrēti. Viņš viņam liekas, un kā es tā daru. Jā, un vēl, ko es no pieredzes varu teikt, kad daudz arī nepieslēdz smadzenes tam, ko viņi dara.
kuram muskulim vajadzētu strādāt, un tad treneris ir šis cilvēks, kas iedod tās mazās niansītes un kaut vai iebaksta ar pirkstu, ka šeit šim muskulim ir jāstrādā. Jo, ja tas ir cilvēks pilnīgi no nulles sāk darīt, tad ir īstenībā ļoti grūti, un treneris ir ne tikai tāds tā kā pieskatītājs, un kas iebaksta tev to pirkstu un parāda, kuram muskulim ir jāstrādā, bet tāds savā ziņā mentors un vagars, kas pieskata, jo bieži vien arī cilvēkam tā motivācija arī, ja viņa zūd, tad tas treneris ir tas, kas viņu disciplinē. Bieži vien, kas ir tava motivācija? Motivācija viņa vienu dienu var būt, nebūt, bet ir svarīgi, lai mēs pieturētos pie tās regularitātes, tās konsistences, tad tur ir vairāk disciplīna, nevis tā motivācija. Un tas treneris ir tas, kas disciplinē, jo tā kā es lielākoties strādāju ar cilvēkiem individuāli, tad bieži vien man nāk dāmas un saka, man tā šodien gribējās te uzrakstīt īziņu un pateikt, ka atceļam treniņu, bet nē, kad ir sarunāts, un tad es atnāku, jo pretējā gadījumā, ja nebūtu sarunāts ar treneri, tad tas treniņš visdrīzāk nenotiktu. Jā, tā kā atskaitīšanās savā ziņā. Tu kā treneri, tu esi tāda, kā saku, tāda, nezinu, agresīva, bet tāda, kas ritīgi tur, ko tu dari? Vai tomēr tāds saprotoša, maiga, vai kaut kas pa vidam? Es domāju, ka kaut kas pa vidam. Vispār no manis baidās. Tā arī jau tomēr... Es esmu dzirdējis, ka no manis baidās, un man tas vienmēr, es taču esmu diezgan no vidas pa labi tātad mazliet. Jo, kad bija salīdzinoši nesen sāk nākt viena dāma, un viņa kolēģiem bija teikusi, tā kā viņš palapojasies, ka viņa ir sākus treniņus, un tā, ka viņa iet pie zandas, un kāds kolēģis bija pateikuši, ka tu jau pie rešetinas, izsaku līdzjūtību. Un es prasu, kāpēc? Tā kā pat cilvēki, kas pie manis, es varu to teikt, cilvēki, kas pie manis trenējušies. Jā. Bet cilvēki, kas vienkārši man redzējuši Instagramā, kā es varbūt lieku tos video, ko es lieku, kad šausmīgi grūti, kaut kā man liekas, ka es Instagramā nekādas tur super advancētos vingrinājumus nelieku. Un tur tā kā vairāk tiešām, ko cilvēki var arī nedaudz iedvesmot un motivēt kaut ko pamēģināt un padarīt arī pašiem. Bet stingri es esmu. Bet tas arī bija tas, ko es gribēju noskarot. Tad no vidus uz stingrību vairāk. Jā, protams. Bet tas dod rezultātus. It sevišķi strādājot ar sievietēm, ir tomēr jāieklausās. Mums visādi procesi organismā notiek, un tāpat tās ir, kam ir mazi bērni. Un, ja man atnāks sieviete treniņu, kurai mazas bebītes mājās, viņa pasaka, ka šodien neesmu gulējies, bet labi, es atnācu, un tad kaut ko loģiskais viņai nedošu to, varbūt jau ieplānoto smago treniņu, bet mēs vienkārši izkustēsimies, un tas būs labāk nekā, ka mēs to treniņu vispār atceltu, jo ir ļoti svarīgi tā kā sajust to cilvēku, ir kam tu vari, un ir kam labāk tomēr tā viltīgi arī, teiksim, ar tiem svariem, kad es esmu iemācījusies, es domāju, ka es iemācījusies šiem gadiem, tā viltīgi iemānīt tām sievietēm, kuras baidās no tiem svariem, tomēr paņemt smagāku hanteli, jo ir, kam es iedodu konkrētu svaru, un tagad viņi strādā, bet ir man arī tādas dāmas, kurām es pat apzināti citreiz iedodu vieglāk, un lai viņai viņš arī tādai pašapziņai, kad nē, šodien varu smagāku, dod man smagāku. Jā, tas tā labi. Un bieži vien es lieku arī pārī vingrot, ka tas ar vienu otru motivē. Tā kā man ir šo gadu laikā triki ir atstrādāti. Visādi triki, kas kuram labāk strādā, un kam es esmu tagad stingrāka, bargāka, kam es varu atļauties pateikt arī stingrākam, tas ir vajadzīgs, bet ir arī, kam tieši ar kaut kādu tādu stingrību un kaut kādā ziņā agresiju, es varu panākt pretējo, kad ka viņam pa daudz ir tas. Daudz, un es esmu pret arī tādu agresīvu treniņu metodu. Kur kliedz virsū vai kaut ko. Nekad dzīvē neesmu. Nekāds kliedz. Vai pazemo, vai apsaukā. Es esmu dzirdējis, kā dažs labs kolēģis strādā, nekad dzīvē pie tāda treniņa neiet. Katram podkāstam ir nepieciešams sponsors, un mūsu atbalstītājs ir kompānija Airify Recovery.
IRFA Recovery ražo limfodrenāžas ierīces, sporta atjaunošanās ierīces un šādu te kāju apakštilbu ikru masieru mēs dāvinam arī gandrīz katram mūsu viesim. Un arī jums ir iespēja iegādāties IRFA Recovery ierīces mājaslapā www.irfa.lv. Ar speciālo atlaižu kodu podcasts jūs saņemsiet jebkurai precei 15% atlaidi. Tas noderēs kā limfodrenāžu mājās, masāžu, sporta atjaunošanās, profilaksē kardiovaskulārām slimībām, vērtīgi ierīce visai ģimenei. Bet klausies ir tā, ka tāda vēl jaunākā lieta, ko es pamanīju aptuveni pirms laikam pusotra mēneša, kad runāju sociālos mēdījos par to, ka tev iznākusi jauna grāmata, un par to mēs arī šodien nedaudz vairāk parunāsim. Es parādīšu, te mums uz galda stāv Zana Zariņa Reština Dzīvot bez pauzes. Rokas grāmata sievietei perimenopauzē. Tā sakot, tas tavs jaunais, cik es saprotu, trešais bērns. Trešais bērns. Smaržo pēc pilnīgi jaunas izdotas grāmatas, un rakstīts ir grāmata nav par to, kā nenovecot, bet gan par to, kā dzīvot pilnvērtīgi un ar prieku. Laikā, kad hormoni mainās, dzīve prasa citu ritmu. Es, protams, saprotu, ka tas ir tātad par sieviešu veselību, un līdz ar to man tur droši vien tās zināšanas ir stipri ierobežotākas. Bet es arī tev iesaku šo grāmatu izlasīt. Lai zinātu, kā ar sievu runāt, jā? Lai tu saprastu savu sievu. Okay. Lai tu saprastu savu sievu, kad bieži vien tā mūsu uzvedība un tas, kā mēs jūtamies, teiksim, tādās partnerattiecībās, tas otrs partners varētu uztvert arī, Okay. ka tas ir, ka es kaut ko esmu izdarījis, ne tā, jā, vai kas ar mums notiek. Bet tie ir šie te hormoni, kas mainās sievietei, un teikšu godīgi, pirms gadiem 5 man pašai nebija nekādas saprašanas. Man pat nebija tāda termina perimenopauze manā leksikā. Es zināju menopauzi. Es arī zināju, līdz tavas grāmatas uzzināšanai. Tāda menopauze, kas ir tāda diezgan tabū tēma bijusi līdz šim. Man liekas, pēdējos pāris gadus, paldies Dievam, arī Latvijā par to runāju. Un tā kā es diezgan daudz sekoju līdz šim te angliski runājošam saturam, te pašā Instagramā, sociālos tīklos un dažādos podkastos. Tad beidzot arī pie mums par to sāk runāt atklāti, un patiesībā tas nav nekas slēpjams, tur nav nekas tāds, par ko mums nerunāt, jo tas ir vienkārši tāds dzīves posms, jebkuras sievietes dzīvē, kur agri vai vēlu mēs to piedzīvojam, un notiek šīs te dažādās pārmaiņas, un ja agrāk es domāju, ka mūsu dzimuma hormoni ietekmē tikai mūsu reproduktīvo funkciju, tad patiesībā tas nemaz tā nav, jo tas ietekmē visu mūsu ķermeni, gan mūsu kognitīvās funkcijas, gan to pašu svaru, vielmaiņu, gan, principā visos šie te novecošanās procesi ir ļoti cieši saistīti tieši ar šīm te hormonālajām pārmaiņām. Un patiesībā ne tikai sievietēm ir šis te perimenopauzes, menopauzes posms. Varbūt dzirdēts, ka arī vīriešiem ir andropauze. Par testosteronu krišanos. Tur jums ir viens tāds jaudīgais hormons, mums viņi ir vairāk, un tas, ka sievietēm ne tikai šie sievišķie hormoni, bet arī vīrišķie hormoni, kas ir testosterons, arī sievietēm tas ir nozīmīgs, protams, ne tik ļoti kā vīriešiem, bet arī tam krītoties, tas ietekmē kaut vai to pašu mūsu enerģiju, cik mēs jūtamies enerģisks un motivēts darboties. Menopauze ir tāds dzirdētāks termins, es nenoliekšu, bet kas tieši ir perimenopauze? Perimenopauze ir tas posms līdz menopauzei. Tas ir posms, kad sākās šīs te hormonālās svārstības, mums sākās ritīgi amerikāņu kalniņi ar hormoniem, estrogēns augšā, estrogēns lejā, progesterons lejā, un visi tie simptomi, ko nes līdzi šīs te hormonālās izmaiņas. Kā sieviete jūtās tajā laikā? Sieviete jūtas visdažādāk šajā laikā. Katrai tas būs individuāli, tāds klasiskais simptoms, kas man arī manā tādā apziņā, domāšanā bija iesēdies par šo te posmu, ka tie ir karstumviļņi, nakts svīšanas,
nepamatota pieņemšanās svarā, ja, īpaši, vēdera zonā, izzūdošs libido, un jā, mēs vienkārši paliekam vecas, kašķīgas un jā, jūtamies diezgan sūdīgi. Bet patiesībā tie simptomi ir vairāk kā 30 un visus tagad neuzskaitīšu. Katram savi droši, katram savā kombinācijā. Katram kaut kas vairāk izpaužās. Kāpēc es par to sāku aizdomāties un meklēt jau gadus, 5, 6 atpakaļ, man pēkšņi no kā bija tāds hronisks nogurums, kuram es nespēju rast izskaidrojumu. Tad klasiskie, ja, ka tu kaut kādu vitamīnu trūkst, vai pa daudz strādāji, pa maz atpūšos, pa daudz trenējos, bet tādu ritīgu riņķa danci izgāja pa visādiem ārstiem, pa visādiem izmeklējumiem, līdz, man liekas, man tas kaut kādus 2 gadus prasīja, nonāk līdz šai diagnozē, jūs esat iegājis perimenopauzē. Okay. Ja, un saprast, kā tad rīkoties, un tad es vairāk pastiprināti par šo tēmu sāku interesēties, sāku mācīties, sāku lasīt pētījumus, vairāk klausījos arī dažādus amerikāņu ārstes un speciālistus, kas runā par šo tēmu, un tu saproti, ka agrāk tiešām tas ir bijis tāds mīts, kad ar šito ir jāsamierinās. Jā. Ko tu mīļā gribi pasties, cik tev gadi, bet tā patiesībā nav. Protams, ir šīs te visas medicīniskās iespējas, hormona aizstāja terapija, uzturu bagātinātāji, adaptogēni, bet kāpēc es arī uzrakstīju šo grāmatu? Pirmkārt, lai sievietes izprastu, kas tad patiesībā notiek, tā ir, grāmatas pirmā daļa. Un tad, kad mēs saprotam, kas notiek, un otrā daļa ir, ko tad mēs pašas varam darīt, tad tas ir šis te dzīvesveids, kuru pamatā ir mūsu fiziskās aktivitātes, uzturs, miegs un stresa pārvaldība. To visu zinot, mēs esam tādas zinošākas un motivētākas kaut ko darīt lietas labāk. Ja tu nezini, kāpēc to darīt un ko tas man dos, tad varbūt tā motivācija nesaglabājas tik ilgi, ja, bet ja tu zini, kad tiešām taisot tos pietupienus, tas palīdzēs veidot manu muskuļu masu, savukārt šī muskuļu masa man palīdzēs strādāt vielmaiņai labāk, un es būšu spēcīgāk, spēšu pati savās vecumdienās gan piecelties no krēsla, gan aiziet, es atvainojos uz poda, kad es neapgrūtināšu savus bērnus un savus mazbērnus, tad jā, es ceru, ka šī grāmata būs tāda iedvesmojoša un motivēs sievietes vairāk parūpēties par sevi un iespējams mainīt tos savus ikdienas ieradumus. Ja līdz šim nevingro, tad varbūt pievērsīsies šīm te fiziskām aktivitātēm un arī sapratīs, kur ir tie klupšanas akmeņi uztura jomā un mainīs arī tos. Es saprotu, ka mēs visu grāmatu neizrunāsim, un arī tāds nav mērķis, jo galā, es domāju, tur ir tik daudz informācijas, ka cilvēki paši var iegādāties, starp citu, kur var iegādāties. No šodienas ir pieejama visās grāmatnīcās. No šodienas tieši. Redzi, urā! Jā, viņa tiešām ir, kā saka, tikko svaigi cepts pīrādziņš, un, protams, izdevniecības mājaslapā pie galda LV. Tas ir online, bet jā, grāmatnīcās, jā, es domāju, ka visās ir iespējams jau iegādāt. Bet kaut kādu mums tādu ieskatu tomēr vajadzētu saprast, ka pirmo daļu mēs sapratām, tāda perimenopauze, tas ir periods pirms menopauzes iestāšanās, kas ir tāda vienkāršiem vārdiem teikt liels hormonāls pārmaiņas sievietes organismā. Un otrā daļa ir tad, ko darīt. Tad varbūt tās ieskatam, ko darīt un ko nedarīt tieši otrādi, lai ilgāk saglabātu varbūt tādu savu sievišķību, tas būtu numur 1, un lai vienkārši labāk dzīvot, ja man patīk, kā tev rakstīts, dzīvot bez pauzes. Jā, tas pamat uzdevums ir saglabāt to mūsu dzīves kvalitāti novecojot, jo mēs novecam visu, un tas ir jāpieņem, bet arī apzināties to, ka mēs tiešām varam, tas, kā mēs dzīvosim šodien, tas, kādas izvēles mēs izdaram šodien, ļoti lielā mērā ietekmēs to, kā mēs pavadīsim savas vecumdienas. Un, kā jūs minēju, kad man prasa, kāda ir tava motivācija trenēties, sportot, ēst veselīgi, sabalansēti,
tad tas ir tas, kad es gribu savas vecumdienas būt patstāvīga, neatkarīga, neapgrūtināt savus bērnus un mazbērnus, skriet, iespējams vēl noskriet ar kādu no saviem mazbērniem. Varbūt ne gluži maratonu, bet pusmaratonu. Pusmaratonu. Pusmaratonu es domāju, ka es varētu. Labi. Un tad par to arī ir šī grāmatas otrā daļa. Es esmu ļoti tā strukturēti aprakstījusi, kas būtu jādara, arī, kā jau minēju, kādēļ būtu jādara, lai būtu šī motivācija to darīt, kādēļ šī muskuļu masa ir nepieciešama, kad ne tikai muskuļu masa, kad arī novecojot šī estrogēna straujā krituma rezultātā sievietēm samazinās kaulu blīvums, kādēļ ir osteoporozes risks, it īpaši, ja tas ir jau ģenētiski, teiksim, ģimenes anamnēzē, tad tam ir viennozīmīgi jāpievērš tāda lielāka uzmanība, jo tieši šie te spēka treniņi ar te pretestību palīdz noturēt šo te kaulu blīvumu, palielināt, tāpat arī muskuļu masa. Un tieši treniņi, kādi būtu jāiekļauj. Ja viens ir spēka treniņi, tad bez spēka treniņiem tie ir šie te pliometriskie vingrinājumi, lecieni, bet tur, protams, ir jāskatās, vai fiziskā sagatavotība atbilstam, lai tos veiktu. Kā arī, ja nē, tad iesaku šīs te alternatīvas, ko var šo te vingrinājumu vietā veikt. Tad arī par sprinta intervāliem, tie arī dod savu labumu, kas vēl. Jā, tā kā grāmatā viss ir diezgan tur ir ļoti detalizēti, bet, kas saka, es nemāku liet ūdeni. Jā. Un es tiešām centos tā ļoti strukturēti un tieši, bez kaut kādiem tur aplinkiem un liekas, teiksim, informācijas. Un tā, lai šī te informācija būtu saprotama cilvēkam, kas nav uz to ar sportu, jo tā nav grāmata treneriem, kaut kā es domāju, ka arī maniem kolēģiem viņi noderēs ceļš tiem, kas strādā ar sievietēm šajā vecuma posmā. Bet tas galvenais mērķis bija, lai sieviete parastā, kurai rūp sava veselība un labsajūta, izlasot šo grāmatu, zinātu, ko viņai un kā viņai darīt. Arī, lai ko darīt, ir grāmatā iekļauts 6 nedēļu treniņu plāns ar visiem vingrinājumiem, ar bildēm, ar aprakstiem. Tā kā tāds labs starts, lai sāktu ieviest šos te spēka treniņus savā ikdienā. Nākamā nodaļa ir par uzturu. Arī šo te uzturvielu nozīme, kad, kādas, kāpēc, cik daudz, tā kā ļoti lielu uzsvers liek uz olbaltumvielām, jo tās ir mūsu muskuļu būvmateriāls, un ar vecumu šī te olbaltumvielu sintēze organismā samazinās, tāpēc vēl jo vairāk ir jāpievērš pastiprināt uzmanību tam, lai šīs te olbaltumvielas ir pietiekamā daudzumā uzturā, un tā pieredze rāda, ka īstenībā sievietes pa maz uzņem šīs te olbaltumvielas. Es pat pieņemu, ka ne tikai sievietes, arī vīrieši. Salātlapās nav uztura. Salātlapas arī ir vajadzīgas, tam arī ir neatņemama, tā ir neatņemama sastāvdaļa uz šī te mūsu uztura šķīvja, bet olbaltumvielas, viņas kaut vai no tā viedokļa, kad ļoti daudzām ir problēmas ar saldumiem. Šī te našķēšanās starp ēdienreizēm. Vai vakarā pirms gulētiešanas. Un tas patiesībā ir tikai tāpēc, ka šīs te dienas maltītes nav bijušas pilnvērtīgas un sabalansētas un nav bijis šo te olbaltumvielu, jo arī tādos savos projektos, ko es esmu online taisījusi, lielākā daļa sieviešu, kuras nedēļu tiešām pastiprināt pievērš uzmanību šīm te olbaltumvielām, es jau pēc nedēļas, man vairs negribās našķu pēc tām pusdienām. Tā kā tās olbaltumvielas un, protams, arī ogļhidrāti, kas ir arī tāds uzpūsts bubulis ilgu laiku bijis, ka ogļhidrāts nedrīkst, ka no ogļhidrātiem paliek resns. Nē, tā kā ogļhidrātiem ir jābūt. Ja tev nebūs ogļhidrāti, tev nebūs enerģija, un tu atkal nevarēs pilnvērtīgi kaut vai veikt šo te spēka treniņu. Tā kā
visām uzturvielām ir vieta uz šķīvja. Protams, mazāk skatāmies, izvairamies no tām saucamajām tukšām kalorijām, tādiem smūtijiem, kurus pa lielam saldinātiem dzērieniem. Tas ir pilnīgi lieks. Bet, kā jau minēju, to kūku arī mēs svētkos varam apēst, un tas nekas globāli jauns nav. Galvenais, lai tā nav ikdiena. Jā, lai tā kūka nav ikdienā. Par olbaltumvielām runājot, cik tu rekomendē uz katra ķermeņa kilogramu? Sievietēm šajā vecuma posmā, kas ir 40. Kas ir, starp citu, perimenopauzes vecuma posms? Tas ir klasiski, tas ir 40+, bet es pat teiktu 35+. Bet man gribētos teikt, ka šī te grāmata, ja jums ir 30 gadi, tad arī jums šī te grāmata būs vērtīga un noderīga. Jūs varat nelasīt, ja jūs vēl gribat, es vēl neesmu šajā vecuma kategorijā, tā kā nevarat vēl tīri pieņemt to novecošanos, un ka mēs paliekam vecāks, tad tā grāmatas otrā daļa, kā rīkoties, kas ir uzturs, fiziskās aktivitātes, miegs un stress, tie pamatprincipi strādā jebkurā vecumā. Un jo ātrāk jūs sāksiet ieviest, jo vienkāršāk to būs veikt arī turpmākajos gados. Jā, tu uztaisīt jau kā šī brīža dzīves normu, nevis sagaidīt, ka, teiksim, sākās kaut kādas pārmaiņas, problēmas, slikt pašjūt, un tagad es beidzot darīšu kaut ko. Jo tas jau ir diezgan klasiski, kamēr tas mani neskar, tikmēr tas tā kā uz mani neatiecās. Bet tagad tā foršu bāzi jau paspēt uztaisīt. Tā ir, ir arī 30 gadnieces, kas par to aizdomājas un arī iet pie savu ginekologu. Kā man gatavoties perimenopauzē? Lūk, šī grāmata tev pasaka, kā tev gatavoties. Sāc ar fiziskām aktivitātēm, ar spēku treniņiem, ar šo te sabalansēto uzturu un, protams, arī miegu un stresa pārvaldību. Bet atgriežoties pie šiem olbaltumvielām, kā jau zinātniski pamatots ir tas, ka 1,6 līdz 2,2 grāmi olbaltumvielu uz katru kilogramu mūsu, teiksim, ideālā ķermeņa svara. Ja, teiksim, mūsu mērķis ir atbrīvoties no 10 kilogramiem, ir šie 10 kilogramu liekais svars, tad tas olbaltumvielas būtu jārēķina uz to svaru, uz kuru mēs tā kā tēmējam. Jo jāņem vērā tas, ka ne visas šīs te olbaltumvielas mums uzsūksies, jo mēs vecāki esam, jo tā, bet... cik es saprotu, ar to uzsūkšanos ir problēma ne tikai olbaltumvielām, vispār ķermenim ar laiku zūd spēja kaut vai no tā paša ēdiena paņemt visas tās vajadzīgās uzturvielas, ieskaitot minerālvielas un tam līdzīgi, un tāpēc tas vēl vairāk uzmanību jāpievērš. Tāpēc arī, lai kā es arī teiktu, teiksim, par uzturu bagātinātājiem, kad, protams, maksimāli visu cenšamies uzņemt caur pārtiku, un ar ikdienas uzturu, tad ir lietas, ko mēs tomēr tā kā nespējam uzņemt. Kaut vai citreiz ar tās pašas olbaltumvielas. Kaut gan es esmu eksperimentējis pilnīgi 130-140 gramus olbaltumvielu ar pamatmaltītēm plus kādu uzkodu, ir diezgan vienkārši uzņemt, teiksim, neizmantojot arī papildus proteīnu pulveri. Gaļa, zivis, piena produkti, pākšaugi, protams, soja, teiksim, ja ir galīgi vegāns, tad laikam ir grūtāk. Bet veģetārietim ir kā nekādas problēmas. Bet veģetārietim, olas, siers, piens, skābpiena produkti, tas pats biezpiens. Uz nakti ideāli, kazeīns, lēnām uzsūcās. Lēnāk bet teiksim, arī uzturu bagātinātājiem, tur magnīs, dzels, ir šie te uzturu bagātinātāji, minerāli vielas, ko... Kur ir tieši sievietē perimenopauzē svarīgākie uzturu bagātinātāji, kaut kāds top 5, ko tu uzskati, kas obligāti būtu jāuzņem? Teiksim, es nosaukšu manu top 5, kuras uzskatu arī palielam, jebkura sieviete, pat nesot perimenopauzē, tas ir D-vitamīns. Latvijā dzīvojot. Latvija, bet... Es pat mēnesi nodzīvojot Portugālē, nelietoju D-vitamīnu, bet atbraucu atpakaļ uztaisīju analīzes, viņš bija nokrities. Tā kā, jo mēs nespējam, es pieļauju, ka arī no šīs saules sintezēt to D-vitamīnu. Tā kā D-vitamīns es visu caur gadu bez pauzēm. Cik daudz?
Tie paši 2000 jū vai vairāk? Vai Es 5000? lietoju 4000. 4000. 4000 tā ir mana uzturošā deva, bet tas būs katram individuāli. Jā, tā kā tur ir Var paņemt asins analīzes, pasīties, vai jūs to 45, kas pirmkārt, optimums? pastīties asins analīzēs, ja ir konstatēts šis te deficīts, tad, manā gadījumā, tad, kad man viņš bija galīgi lejā zem 30, es lietoju 10,000 katru dienu, 2 mēnešus pēc kārtas un dabūju to savu optimālo rādītāju, tad pārgāju uz šo te uzturošo devu, kas ir 4000. To K2 arī tu paralēli lieto? Tagad pirmo mēnesi es esmu pielikusi klāt K2, jo tas ir tieši, vairāk, teiksim, 40 plus, Jo cik es saprotu, tas ar internisti Dr. Balandina Anti-Aging institūtē par to runā. Viņa teica, jauniem cilvēkiem īsti varbūt nav nepieciešams tas, kā vitamīns tiek uzņemts citādi un pats, cik es saprotu, ražojās vai kā tur tas notiekās. Bet ka ir vēlāk esot jāuzņem, ka K2 ir tieši vairāk uz šo te 40. Jā, ka viņš palīdz, lai kalcijs, kas tiek uzņemts ķermenī, lai viņš nenogulsnējās asinsvados, bet tiek novadīts tur, kur viņš ir nepieciešams. Vajag kaulos, jo tie kauli jau uz vecumu mums ir sevišķi sievietēm, kā jau mēs minēju, paliek tādi poraināki, trauslāki. Tad, D3 tas ir loģiski, tas ir, manuprāt, Latvijā, tas ir numur 1, jebkuram būtu jālieto. Omega 3? Jā, tu skaties kaut kādas īpašas attiecības tam EPA, DHA? Es skatos to attiecību 2:1, tas EPA lai augstāk. Jā. Vai par DHA? Protams, magnī. Un kopsummu, cik tu skaties, lai EPA plus DHA kopā ir? 1 grams omega 3. Tad ir magnīs. Viennozīmīgi magnīs, vai magnī glicināts vai magnī citrāts. Ja ir lielāks slodzes, tad vēl iemiksēja malātu. Malāts, jā. Tad no magnījam lūdzu skatieties formas. Oksīdu nepērciet. Lūdzu nepērciet, kas paņemiet patiešām paskatieties. Cik es saprotu, tur arī katram no šiem te iepriekš, ko nosauc citrāts, bisklicināts, malāts arī nedaudz savārāks formas, jo atkarībā no ar kuru sāli. Tas mērķis, uz ko viņš strādā. Bisklicināts vairāk ķermeņa relaksācija, muskuļu, teiksim, atjaunošanās. Malāts ir vairāk uz muskuļu relaksāciju, teiksim, ja ir krampi un kā tad vairāk malāts. Tāds bisglicināts un citrāts ir vairāk tāda universālā. Bisglicināts būs vairāk tādam... Citrātam, man liekas, bija arī labs efekts uz gremošanu, ja ir aizcietējumi un tam līdzīgi. Ja vispār vēdera vai iztīrīt, tad iedzerts magnēja oksīdu. Tas ir ritīgi vaļā viss. Bet jā, citrātam ir tā... relaksējošā. Relaksējošā. Un tad vēl ir magnīta treonāts, kas ir vairāk uz smadzeņu darbību. Smadzeņu, tas ir tieši tā. Un, tā kā formas ir dažādas, bet tā universālākā skaitās bisglicināts un citrāts. Citrāts, jā. Tātad mums bija D3, magnīs, omega. Kreatīns. Kreatīns, jā, par kreatīnu arī. Bet tu reiz asociējās cilvēkiem tur uz zāli, jāiet muskuļu masa. Ilgi ir ticis uzskatīts par tādu kačaku uzturu bagātinātāju, kas vairāk steroīdi. Bet patiesībā kreatīns ir vispētītākais uzturu bagātinātājs, un tie pēdējie atklājumi parāda to, ka tas nav tikai par muskuļiem, par spēka rādītājiem, bet ka kreatīnam ir ļoti liela nozīme mūsu kognitīvās funkcijas saglabāšanā un uzturēšanā. Tā kā es pat teiktu, ka es pat viņu vairāk dzeru, lai man šitai te viss strādātu Bet tur kaut kā dēvā arī bija noteikti, jo man liekas, tos pirmos 5 gramus, ja vienu kausiņu to paņem muskuļu uzreiz, kuriem ļoti garšo kreatīns, un tur bija, man liekas, tā dēva vismaz 10 gramu bija jāliek. Īsti nē. Tur ir tā, ka ir tas, kā uzsākt lietot kreatīnu, ir tas ieteicamais, ka tagad nedēļu no vietas dzer 20 gramus to uzlādi. Bet, es par to nebiju domājis. Es domāju vispār kā tādu, lai dabūtu to smadzeņu efekts, ka tur tā dēva esot tā kā mazliet lielākā tie standarti 5 gramu jāņem. Bet es pagaidām esmu pie 5 gramiem, varbūt ar laiku viņas palielināšu, bet jā. Jo interesanti ir tas, ka es skatījos vairākus fitnes un uztura bagātinātāju speciālistus, kas ir mēģinājuši ar kreatīnu ļoti liels devas, un tās devas ir pat 25 gramu dienā. Tas ir 5 kausiņu dienā. Un uz tiem efektiem viņi saka, ka tieši tas kognitīvais efekts esot izteiktāks, būtiski izteiktāks par tām lielajām devām. Es, protams, arī uzreiz noeksperimentēju ar to, un es varu pateikt tā, ka
ļoti uzmanīgi ar kreatīnu, lielās devās, it īpaši vienā reizē, jo var slikti duša vienkārši sākties no viņa. Viņš 5 grami mierīgi nav problēmas, bet, teiksim, mēģinies 25 uzreiz izdzert no rīta, var tā nelaba duša būt. Un tad es mēģināju viņu dalīt dienas laikā, un es nonācu beigās pie secinājuma, ka 15 gramus es labi tolerēju, bet maksimums vienā devā tie 10 mg. Jo, godvārds, kaut arī tu ieliec kokteili ar dažādām citām sastāvdaļām, tev pēc tam nākamo stundu ir tev liekas, kaut kas nav labi kuņģī, kamēr uzsācās. Tā varētu būt, jo, it sevišķi, ja nav lietots vispār pirms tam, jebkura uzturu bagātinātāji labāk sākt ar tādu to mazāko devu, un atkal līdzīgi kā ar fizisko aktivitāti, vērot savu ķermeni, kā tas ķermenis reaģē uz to. Jā, bet kreatīns... Un es šobrīd kreatīnu dodu sievas vecākiem, saviem vecākiem, viņiem tur 65 plus, var sakot, viņi visi lieto kreatīnu, kaut gan, viņi, teiksim, nav neviens no viņiem atlēts, teiksim, profesionāls vai tam līdzīgi loģiski. Tas ir par to, ka jums nav jābūt, jādzīvo trenažieru zālē un katru dienu jācelā abnormāli svari, lai kaut vai to pašu proteīnu pulveri lietot. Ja es netrenēju, vai es drīkstu, tu drīksti, ja tu neuzņem ar uzturu pietiekami daudz olbaltumvielas, tas ir ļoti ērts veids, kā uzņemt šīs tiešām kvalitīvas olbaltumvielas, un tā nav nekāda ķīmija, nekas tāds, kas varētu mums kaitēt, tikai palīdzēt. Tad atgriežoties pie tā 5. uzturu bagātinātā, tad tas ir gan, es likšu vienā kategorijā proteīna pulveris un kolagēns. Okay, jo kolagēns jau ir tas pats. Kolagēns arī ir olbaltumviela, bet tā ir tomēr bišķi cita olbaltumviela. Tad tas vairāk locītavas, āda, mati, nagi, bet tas neiet, teiksim, ne jau, kad kolagēns neatjaujos jūsu muskuļus, kolagēns vairāk ir domāts tieši locītavām, saistaudiem, matiem, ādai, nagiem, bet muskuļiem atkal šīs olbaltumvielas, kas ir proteīna pulveris, vai tas ir olas olbaltums, vai tas ir sūkalu olbaltums, vai tie ir kādi šie vegānie proteīna pulveri, teiksim, vegānajiem proteīniem, tur gan ir jāstāsta, lai viņi ir no vairākiem avotiem, jo tā atšķirības starp olas baltuma vai sūkalu proteīni tā, kad šim teiksim, zirņu proteīnam nebūs pilns šis aminoskābju profils. Jā. Visvērtīgākais ir olas olbaltums. Ka tur pat vajag, teiksim, tīrākais un ar vispilnīgāko šo aminoskābju profilu, kad turpat, ja mēs skatāmies uz tās proteīnu buņģas sūkalu izolātam, tur 20-25 grami, tad tādam olas baltuma pulverim vai olas baltumā kā tādā, turpat pietiek ar 15 gramiem, lai mēs uzņemtu tās pašas aminoskābes, kas ir sūkalu proteīnā. Man liekas, ka arī tas lielopu kolagēnu peptīdu, teiksim, tā kā kolagēns kā tāds, lielisks variants, arī, ja cilvēkiem ir kaut kādas alerģijas, teiksim, pret piena proteīnu, kas novēl, vai ir, kam ir pret zirņu proteīnu, ka metās vienkārši pumpas ārā, teiksim. Tad ir alternatīvas, tad ir vēl nepieminē, šis lielopu proteīns, bet ir šis arī olas baltuma proteīns, kas cilvēkiem tieši ar laktozes nepanesamību vai kādām alerģijām. Tā kā ir opcijas. Faktiski vēlreiz saliksim kopā D3, magnīs, omega, kreatīns un olbaltumvielas papildus. Un tad, attiecīgi, vispārējie vitamīni, minerāli vielas, to es diezgan čekoju tās analīzes, un, attiecīgi, ņemot vērā tos rādītājus, tad tur pievienojies, piemēram, cinku, dzelzi, B grupas vitamīnus, bet tāds pamatkomplekts, ko, principā, iesaku ikvienam, ir šie Jā, jo numur 1 būtu skatīties deficītus asins analīzēs. Es zinu arī, ka ir no pēdējiem tādiem jaunākiem
es neteikšu par pētījumiem, bet tādām, kas no pētījumiem izvirzīti secinājumi ir tādi, ka cilvēki ļoti bieži tur jums ir obligāti jālieto magnīzs, obligāti tas, bet tie labie efekti būs, ja tie wow efekti parasti no tiem cilvēkiem, kuriem iepriekš bijis deficīts. Ja tev viss ir plus mīnus normas robežā, tad tu nemanīsi to efektu, varbūt tas tik wow. Tev, protams, tas palīdzēs, varbūt tas nekad nenonāk šajā deficītā, bet jā, teiksim, deficīts no zema D vitamīna, no zema magnīja, kad viņi uzsāk lietot, varētu būt tāds liels wow efekts. Okay, tad mums ir sportiskās aktivitātes, mums ir uzturs, kas ir ar mentālo veselību un garīgo pusi. Es pieļauju, ka sievietē ejot cauri, teiksim, kaut kādām šādām hormonālām svārstībām, izjūtot kaut kādas fiziskas sajūtas, arī galvā notiekās gan dialogs, gan interesants sajūtas. Protams, teiksim, šī te mentālā veselība, un tas ir arī apstiprināts kā viens no simptomiem, ja, kad šīs te hormonālās izmaiņas ietekmē arī mūsu mentālo veselību, kas izpaužas kā nepamatota trauksmē, kā depresija, kuru ietekmē iespējams arī papildus šis te ikdienas ritms ar savu paaugstināto stresu un tādai kā mentālai veselībai, es nejūtos šajā jautājumā tik spēcīga. To es neesmu iekļāvusi grāmatā kā tādā, bet grāmatā es apskatu arī miega nozīmi, kas arī diezgan tieši ietekmē šo te mentālo veselību un arī stresa menedžmentu, jo bieži vien tas paaugstinātais stress arī mūs noved pie šīm te mentālajām problēmām vai sāsināšanos. Un tiešām, kad es pat liktu, ja mēs liekam tādas prioritāšu sarakstu, piramīdu, tad es miegu liktu pirmajā vietā, jo, ja mums nebūs šis te kvalitatīvais 7-8 stundu miegs, viens ir vienkārši, mēs varam gulēt 8 stundas, bet ja viņš nebūs tiešām, nebūsim izgājuši visu šīs te miega fāzes, nebūs dziļais miegs pietiekams, tad mūsu ķermenis nebūs atjaunojies, un neviens perfektais uzturplāns vai treniņu plāns arī netiks realizēts, ja mēs nebūsim tiešām izgulējušies un atpūtušies. Un šis stress arī, viņš miegs un stress, mēs viņam likt uz svaru kausiem, ja viens cieš, tad otrs arī, un mēs neguļam, tāpēc, ka mums ir paaugstināts stress, un paaugstināts stress ir tāpēc, ka mēs neguļam. Jā. Tāpēc ir ļoti, ļoti būtiska loma arī tam, kā mēs tiekam galā ar šo stresu. Grāmatā ir sadaļa par miegu. Jā, grāmatā ir arī nodaļa tieši par miegu un šo te ieteikumi stresa mazināšanai, tad tur arī katram ir jāatrod tā savu metodu, kas vislabāk strādā, kam meditācijas, kam varbūt vienkārši arī pastaigs. Mana meditācijas ir ilgu laiku bijusi skriešana, kad es tiešām, visa saģērbjos sevi skriet un atlaižu visas tās domas un tās situācijas, kas manī rada kaut kādu trauksmi, bet citam tieši pretēji tā būs sēdēšana lotos pozā un apzināta elpošana un tāda veida meditācija. Tā kā tam arī ir ļoti, ļoti liela nozīme, tīpaši šajā vecuma posmā. Tu esi mēģinājis meditēt, tikai nodarboties ar to? Es esmu mēģinājis meditēt. Vēl neesmu sasniegusi to wow efektu. Vēl nav sasniegts. Bet atgriežoties pie miega, kas ir, teiksim, tāda ieteikuma, kā uzlabot miegu? Teiksim, cilvēks saka, kā tik tiešām ir tur tie stresi vēl, ja viņam, teiksim, kāds pajautāt, novērtēt miega kvalitāti uz 10 baļu sistēmas, saka, tur 5 var ielikt. Ko darīt, lai būtu vismaz 7 ar krustu? Tas ir ļoti, ļoti līdzīgi, kā ir ar to pašu uzturu vai fiziskām aktivitātēm. Tam ir jāpieiet diezgan apzināti un jāveido šie te vakara rituāli. Pirmais telefoni, datori, televizori. Vismaz tos, kā minimums stundu pirms miega noņemt, jo tā zilā gaisma tomēr mums rada tādu uzbudinājumu, un mēģināt to vakara rutīnu veidot tādu, lai viņi ir vairāk nomierinoši. Tur silta tēja, neēst vēlu vakaros pirms miega, kas arī ietekmē to miega kvalitāti. Protams, tas var būt vieglas vakariņas, kur pamatā... Jūs Spānijā aizbrauc.
kur viņi vakariņās tikai 9. Briesmīgi iet 9 vakariņās. Mēs starp citu, off topics, bet mēs bijām ar sievu pie sadarbības partneriem Spānijā, pie Barcelonas, un mēs palikām tur viņiem dažas dienas, tur Palamos, tādā nelielā ciematiņā. Viņi uzaicina vakariņās uz 8:30. Mēs ārpēc cik vēl, mēs par 7 esam pēduši. Tur sanāca jau 9:30, jā. Tajos 8:30. Mēs ejam, tur satiekamies, ejam. Mēs sakām, kāpēc cik vēl? Viņi saka, ko mēs esam pirmajā restorānā? 8:30. Mēs esam 8:30 pirmajā restorānā. Mēs pēc tam runājam, mēs sakām, mēs tā kā neesam. Jo es atceros, sanāca pēc Latvijas laika, es pusnaktī kaut saldo vēl ēdu. Un es saku, mēs tā kā neēdam tik vēl. Viņi saka, mēs cikos jūs pēdas? 6, 7. Es saku, kā jums nekurks pēc tam ēdars? Es saku, nekurks pēc tam vēders tieši. Viņi saka, jā, laikam tas veselīgi īsti nesot, bet tas sot normāli. Mēs nākamā vakarā bez viņiem mēģinām iet tā kā uz restorānu paši. Mēs ejam 7 uz restorānu, visi restorāns iet. 7:30 viņi tikai varās vaļā. Man liekas, katrai kultūrai, katrai tautībai jau arī tas saucamais ģenētiskais kods. Es domāju, ka viņiem jau no paudzes paudzē ir šī tradīcija. Es neatceros, ka mums būtu bijušas arī, teiksim, pagātnē vai kā. Mēs esam vienmēr vakariņas ēduši 6, 7. Jā, mēs nav nekad, es kopš bērnības arī neatceros, kad vakariņas būtu bijušas 10. Un tāpat arī tas, ko mēs kā kultūras, kā tautas ēdam. Jā, tā kā, nezinu, mēs ēstu visu laiku makaronus, pastu ar tām siera mērcēm. Es domāju, ka mēs latvieši būtu diezgan apaļa tauta, ja? Bet tas, es pasties uz Itāļiem, nav viņiem, man liekas, tādas liekas var problēmas. Nav gan. Bet tas ir tā ir cita tēma, bet atgriežoties pie šī miega. Cik stundas iepriekš vajadzētu neēst? Es teiktu 2, 3, bet ja ir šī kurkstošā sajūta, tad kādu vieglu uzkodu, vai tas ir, es, piemēram, pati, es atbraucu arī salīdzinoši vēlu mājās un negribu taisīt tās vakariņas vai ēst kaut ko smagu. Bieži vien ir vienkārši uztaisīt šo proteīnu kokteili un izdzeru un dabūnu to sātu sajūtu, vai tie var būt kāda salāta, tā var būt kādas zivs ar dārzeņiem, gluži steiku pirms pašas gulētiešanas nevajadzētu ēst. Tur vajadzētu vairāk kā 2-3 stundas. Lai nerada šo smago sajūtu, kas apgrūtinās gan iemikšanu, gan vispār miegu kā tādu ietekmēs. Protams, alkohols pirms miega. Jā, tas, nevajag alkoholu pirms miega. Jā, alkohols pirms miega. Labi, ka tu precizēji, varētu arī kāds man pārprast, jo es biju domājis, nevajag alkoholu pirms miega. Bet daudz oponēs teiks, kāpēc man palīdz tieši atslābināties iemigt? Tur jau tā lieta, ka tas alkohols, viņš it kā palīdz atslābināties, mēs iemiegam, bet šo miega kvalitāti viņš ļoti negatīvi ietekmē. Ja es esmu skatījusies tā manā pulkstenī, tas ir laicīgi gulēt. Tu saka, vai kvalitatīvi, bet kā lai cilvēki zina, vai viņiem ir kvalitatīvs miegs? Redz, mūsdienās jau pieejam visādi gadžeti, tas pats pulkstenis, gradzens. Skaros, tu vari tev gan pulkstenis, gan gradzens. Jā, man vēl ir VUP, kurš izlādējās, es atstāju mājās. Es esmu bišķiņ tāds gadget freaks, man patīk eksperimentēt un skatīties. Man bija viens cits līdzīgs kā VUPs, tāds Hume, bet es viņu noņēmu nos, es saprotu, ka man ar 2 pietiek. Jā, man ir Hume svari, tā kā, tad tu esi līdzīgi kā es, kas arī tāds bišķiņ, saka gadget freaks, ka man patīk kaut kādas jaunās tehnoloģijas, un tad es salīdzinu tos datus un saprotu, diezgan līdzīgi, tad labi, paliksim pie šī viena, kas ir ērtāk lietojams. Bet tad tev sanāk jāguļ pulksteni. Jā, bet tāpēc man ir gradzens. Tāpēc es paņēmu gradzenu, lai nav jāguļ ar šo pulksteni. Bet es diezgan bieži arī guļu ar pulksteni. Jā, es katru nakti. Man patīk, ka Armanam ir tas body battery, ko var skatīties, un citiem nav tas. Man tas body battery ir, es zinu, ka es, diemžēl, iespējams ietekmējos no tā ļoti. Pat, ja es varbūt tās jūtos ok, es ieraugu, ka body battery no rīta ir tur pamostoties kaut kāds 80, ka nav tur 90 plus vai 100%. Ka tu jau saknēs un noskaņo. Šodien būs sūdīgs treniņš, nevarēšu performēt labi. Apmēram tam līdzīgi, un ja tu 100, viss es varu darboties. Kaut gan tā matemātika apakšā diezgan vienkārši. Viņš skatās, kāds tev ir bijis tas miera pulss naktī. Man liekas, tas ir tāds viens no labākajiem noteikumiem būtu iet gulēt ar maksimāli zemu miera pulsu, vai ne? Jā, un tāpēc veikt šos te vakara rituālus, kas nomierina to ķermeni, jā, tā kā
Tāpēc arī trenēties vakarā arī īsti nav ieteicams. Jā, Jā. nolieku galvu un abrīnoju visas sievietes un arī vīrieši, kas, teiksim, pēc savas 8-9 stundu darbdienas 7 vakarā Vai ne? iet uz 8 uz treniņiem. Tāda rītīgi treniņi jau liek iekšā. Tiešām nevarētu. Jā. Es esmu rīta cilvēks, jā, un tā kā uz vakaru, kaut ko varbūt es izkustētos. Vakarā vajag pastaigās, mierīgā pastaigā. Kas arī tieši, teiksim, nomierinās to ķermeni. Stiepšanās varbūt tās kaut kāda. Stiepšanās, jā, elpošana, tāpat meditācija, teiksim, silta vanna, telefonu, datoru vietā paņemt, palasīt grāmatu, restīvi darīt visu, kas to ķermeni tā kā vairāk nomierina un sagatavo miegam. Jo, kā jau tu minēji, šis te pulss, lai būtu maksimāli zems un prāts nomierinātos, jo bieži vien mēs jau to galvu nevaram atslēgt. Jā. Jā, tā kā Starp citu, tas bija baigi interesanti arī, ko Matthew Walkers, kas ir viens no tiem miega pētniekiem, viņš stāstīja, ka par to zilo ekrānu, jā, tas zilais ekrāns un gaisma kā tāda vispār nav laba, bet vēl svarīgāk ir, ko tu skaties tajā telefonā un televizorā. Ja tev tur ir darba ēpasti, ļoti slikti, jo tas tev ne tikai zilā gaisma, tu vēl tikai iespringst, mobilizējies. Arī, teiksim, TikTok, Instagram, Reeli un visādi samlīgi, kur tev mainās visu laiku un ir tāda ļoti dinamiska informācija, tas ļoti slikti. Viņš teica, ka salīdzinoši tā nomierinošā kaut kāda filma, vienkārši kaut kāda bez tur krimī kaut kādiem tur sēriju veidu slepkavu tur apskatiem. Tas pat nesot tik traki. jā, Ka vēl vairāk esot jāpievērš tieši tam saturam jēga ir tā kā. Jā. Darba lietas noteikti nevajag. Jā. Nevajag ne pārskatīt, ne ēpas, ne, teiksim, Pēdējo stundu pirms gulētiešanas. Jā, tur pat var. Es pat pagājušajā mēnesī centos, bet man neizdevās. Es biju uzlikusi savam telefonam 8 screen time. Okay. Bet tāpatās. Tā kā 8 vairāk nevar viņu lietot? Jā, kad 8 mēs tikai varam, nezinu, tur WhatsAppā, ja man kāds ir atrakstījis ziņu, un tie ir telefona funkcija, bet visas aplikācijas, visi ēpasti, viss ir nobloķēts, un kad nevar. Bet man īsti neizdevās, jo novembra beigās bija novembra sākumā bija jādod grāmatu uz tipogrāfiju, un viss pēdējā labojumi. Tagad varbūt tās var. Bet jā, tagad vajadzētu. Ja es izdomāšu šogad jaunā gada apņemšanos, tad tā noteikti būs šis te vairāk ievērot šos te vakar rituālus un tieši, kas attiecas uz telefonu, uz datoru pēc 8 nekādā gadījumā. Un jā, višķiņ to savu. Jo es zinu visu, cik miegs ir svarīgs un tā, bet vai man tas sanāk? Nē, man tas nesanāk. Runājot par jaunā gada apņemšanām, ja tev, teiksim, kāds spiestu, tev obligāti ir jāuztājas tāds sarakstīns, ko tu vēlēsi 2026. gadā, kas tas būtu? Zinu, man pēdējos gados es esmu apņēmusies neko neapņemties, bet ja man būtu kaut kas jāapņemās, un es domāju, ka šogad es to apņemšos, vismaz centīšos realizēt un ieviest savā ikdienā, tad tas ir miega režīms. Jo pēdējais pusgads ir bijis visai dinamisks un aizņemts, un tas, kas ir ciets, ir tieši tas miegs, un reāli viņi ir pa maz. Un es arī kā grāmatā rakstu un visiem arī saviem klientiem un cilvēkiem, ar ko strādāju, stāstu, ka ja jums nebūs sakārtots miegs, tad arī viss pārējais īsti neies tā kā plānots, jo miegs tiešām ietekmē ļoti daudz, un es nevaru sūdzēties, ka man būtu nekvalitīvs miegs, man vienkārši reāli ir pa maz. Ja? Man tiešām vajag šīs te 8 stundas, lai es... Un tīrais miegs 8. Tīrais miegs, jā, kad es esmu tiešām, teiksim, aizēju gulēt un pusstundas laikā iemiegu, un noguļu šīs te 8 stundas. Bet dzīve ir dzīve, tā ievieš savas korekcijas. Jā, ikdienā un agrie rīti bērniem skolā un arī darbi visi, bet tieši aiziet laicīgi gulēt, telefonu atstāt otrā istabā, manas istabā. Man jau vienu laiku bija tāda, es centos, bet tad iestājās Covid, un tad viss sakal atgriezās vecajās sliedēs, jo nebija vairs jāceļās tik agri un tā. Bet jā, apņemšanās man ir iet laicīgāk gulēt. Būt miega čempionam. Okay. Man tāds filozofisks dabas jautājums. Ja tev būtu jānosauc viena īpašība, kas visvairāk raksturo veselu sievieti, bet ne fiziski, bet iekšēji, kāda tā būtu? Vesela sieviete iekšēji.
apzinātība. Jo, ja mēs pieejam pie katra no šiem veselības stūrakmeņiem, ja, tas ir mentālā veselība, tas ir uzturs, tas ir fiziskās aktivitātes un šis pats miegs, ja mēs tam pieejam apzināti, nevis kā pagadās vai diezgan haotiski un vai vienkārši tāpēc, ka jādara. Bet ja mēs šo visu daram apzināti un ieklausāmies savā ķermenī, tad noteikti mums viss izdodas. Un izdodas arī savest kārtībā savu veselību vai vienkārši dzīvot veselīgi. Kaut kur es dzirdēju, ka cilvēks apzināti faktiski dzīvo labi, ja 2% no savas ikdienas, ka 98% mēs ejam tādā programmā visu laiku. Ja mēs esam ikdienā šajā te vāveres ritenī, skrējienā, jo daudzas lietas pilnīgi automātiski notiek. Man bieži vien ir tā, kad es izbraucu pa vārtiem un aiz garāžu aiztaisīju. Tās automātiskās kustības, bet tas, kas attiecas uz veselību, es uzskatu, ka tām lietām ir jāpieiet apzināti. Tiešām ar jāsaprot, ko tu dari, kāpēc tu dari. Un, ja ir, piemēram, tādas dienas, kad atgriežamies pie tās pašas ēšanas un kūks vai kaut kāda neveselīga, ja tu to apzināti saproti, kāpēc tev šodien prasās apēst to našķi vai kaut ko, kas neietilpst tavā veselīgajā ikdienas uzturā, tad tas ir pilnīgi normāli. Ja? Šodien ir tās dienas, kad gribās. Tad es apēdu, bet ar apzinātību izbaudot nevis sarijos, un pēc tam ar pārmetumiem tagad man tas ir jāatstrādā, tur eju, bezgalīgu stundu kardio taisu un nēdu. Lūgt savu atļauju, nevis pēc tam prasīt piedošanu. Jā. Pareizāk. Okay. Bet runāju par to, es man liekas tā arī nepajautāju, ko tu domā, teiksim, par tādu, tiem, kas agrāk bija. Tagad man liekas tas tā kā nolikts malā, bet agrāk bija tāds tie body positivity kustības tam līdzīgs, kā es tur esmu, kā tas esmu, man jāpieņem, nevis tur jācenšas kaut ko mainīt. Tur ir tāds atkal šī te robeža. Ja cilvēks ar savu šo te body pozitīvi attaisno kaut kādu savu slinkumu, kaut kādu nevērību pret savu ķermeni, tad es to neatbalstu. Bet es pilnīgi noteikti esmu, ka mums ir jāpieņem, pirmkārt mums ir jāiemīl tas savs ķermenis tāds, kāds viņš ir. Un, ja cilvēks, kuram ir, teiksim, liekais svars, bet viņš tur nav 90, 60, 90, apzināti sporto, pievērš uzmanību tam, ko ēd. Viņam nav jāietilpst kaut kādos sabiedrības uzliktos standartos. Bieži vien cilvēki nesaprot, ka tas liekais svars, tas nav tikai par vizuālo. Tas jau aiz sevis nes diezgan daudz hroniskas veselības kaitas. Un tas nav tikai par lieko svaru vai par vizuālo izskatu. Bet mums nav visām jābūt tur supermodeles figūrās. Un savs ķermenis ir jāpieņem, jāmīl, bet ir arī ar cieņu pret viņu jāizturās. Tā kā es esmu par body pozitīvu, ja tas ir ar rūpēm par savu ķermeni. Tas varētu drīzāk būt, ka cilvēks pieņem to, viens ir tur garāks, viens īsāks, tur kāds vienkārši no dabas klasiski smukāks, kāds varbūt tās interesantāks, un mēs to varbūt pieņemam, bet tajā pašā laikā mēs rūpējamies, lai mēs esam veseli. Tieši tā, ar rūpēm par sevi, par savu veselību nav jāietilpst kaut kādā ciparā, standartā vai centimetros. Vēl te arī mums ir dažādi šie te mezomorfs, ektomorfs, ķermeņa tipi. Mēs neesam visi vienādi. Ja? Kādam ir muskuļus viegli dabūt, citam ir grūti dabūt, citam ir īsāk muskuļi, citam ir garāk. Tas jau var ietekmē uzreiz to kopējo tas, kā mums izskatās augums. Bet pamatā koncentrējamies uz veselību, nevis uz tā ciparu, uz tiem svariem. Es piekrītu. Kā tu domā, vai mēs kā sabiedrība nemitīgi cenšamies apstādināt laiku, un ko mēs pazaudējam, ja pretojamies kaut kādām dabiskām dzīves fāzēm? Pēdējā laikā es sapratu, ka, par cik es vairāk strādāju ar sievietēm, es pieņemu, ka iespējams arī daļai vīrieši tā ir, ka sievietes baidas novecot. Tas vīrieši jau pēdējā laikā arī. Vismaz ir daļai grupa. Tie, kas rūpēs par sevi. Piemēram, es nebaidos novecot, bet tai pašā laikā es rūpējos par sevi, lai man šis te novecošanas process būtu
būtu harmonisks un es saglabātu to savu dzīves kvalitāti novecojot. Jo mēs nevaram iet pret dabu. Ja? Cits ātrāk novecot, cits vēlāk, bet tas, kā mēs novecojam un kā mēs jutīsimies savās vecumdienās, ir lielā mērā atkarīgs no tā, kādas izvēles mēs izdarām šodien. Jā, es saprotu, ko domā. Tas tā kā vairāk novecot, bet caur tādu veselības prismu skatoties, nevis mēģināt tā kā vizuāli notušēt kaut ko, kas ir, teiksim, dabisks. Manuprāt, bet tas tikai manuprāt, ir reizēm tāds piemērs, kā, tagad nosaukšu vārdu, Donatella Versace, kas Versace zīmola tur mantiniec. Ja? Viņai reizēm tā pēdējās bildes, ko es redzēju, bija īstenībā tīri ok, bet bija viens viņai tās posms, ka likās, kundzīt, visu cieņu tur nāca no modes industrijas, bet, kad tu tur krāso lūpas un balini tur matus, un viņi jau tādu plāniņu palikuši uz tur, zin kā cilvēkam tur 70 pāri gadi. Tie ģērbšanās stili arī īsti neatbilstoši vecumam. Vai tas ir cieņpilni? Stiliem, tas ir mazliet tas individuāli, jā. Tāda bišķiņ arī varbūt stereotipiski, ka tur dāma tur 60 gados nevar uzvilkt miņuks. Es uzskatu, ka var, ja tur ar augumu viss ir kārtībā, kāpēc ne? Ja tas vienkārši saskan ar to personību. Savukārt pa visām šīm te iespējām, ko sniedz plastiskā ķirurģija, tas arī, manuprāt, ir ļoti individuāli un cik tas ir saprātīgi, ja? Es neesmu galīgi pret botoksu un šim te iespējām, ko sniedz mums mūsdienu medicīna, bet arī, lai tas ir tā cieņpilni pret savu ķermeni, pret savu izskatu, ja? Kad tas, ko es esmu dzirdējis, kad arī ir cilvēki, kas sāk šīs te, es gan Latvijā nezinu, vai tā ir tādi cilvēki, kas aizraujās ar to. Latvijā ir retāk, jā. Bet, teiksim, ja mēs lielā Amerika un pasauli, Holivudas zvaigznes, tur ir redzēt arī, kad bišķi pa daudz un kad rodās šī te atkarība no šīm te procedūrām. Bet, man liekas, arī biežāk, un arī pat vīriešiem, te nesen bija tā diskusija par Bradley Cooperu, ka viņš izskatās ļoti savādāk, kā viņš iepriekš, un viņš, teiks, vienmēr tāds simpātisks vīrietis. Zaks Efrons, tā ir klasika, jā. Zaks Efrons, tāda smuka jaunieša uz tāds vecis, viņš pēkšņi izskatās tāds. Varbūt to viņš gribēja, varbūt tās viņam pietrūk tieši tā vīrišķība, un te viņš gribēja sev kaut kādas tur zodu implants. Man liekas, tā māksla ir, mēs to visu varam darīt, bet gaumīgi ir tad, ja to tā īsti nevar pateikt. Ja, tu ļoti labi izskaties, un tu domā, ir tur kaut kāda plastiskā operācija vai filleri vai kas vai nav. Ja ir tā, ka tiešām, Zaks Efrons ir pāršaus viennozīmīgi pārsvīt. Viņš gan stāstīja, ka viņš neesot darījis nekādu, ka viņam esot bijis negadījums, ka viņš esot kaut kur paslidējis, kritis, kaut žoku lauzis, un tāpēc esot bijusi operācija. Kaut kur jau mums jāatvaist no tās savas darbības un to savu fanu priekšā, bet tas, lai paliek viņa ziņā. Jā, protams. Bet, vēlreiz varu tikai, tas mans viedoklis ir par skaistu un cieņpilnu novecošanos. Es neesmu pret visām šīm te iespējām, ko sniedz, bet lai cilvēks var padomāt, ir tur kaut kas darīts vai nav. Lai neizskatās, pēc bieži vien arī šis te dzīvesveids, tāpat tas, ko mēs ēdam, arī ietekmē to, cik mēs labi izskatāmies. Bieži vien šīs te operācijas un visas injekcijas, iespējams, ir pats pēdējais, kaut čuķ vēl. Tas vieglāks tāds, ātrais, vieglais risinājums. Cilvēki vienmēr meklē burvju tableti, jebkurā sfērā, tas uzturs fiziskās aktivitātes, un es domāju, šis te novecošanās, vieglāk ir aiziet pie plastiskā ķirurga un pēc mēneša būt pa 10 gadiem jaunākam. Mēs neparunājam par sauli arī. Latvijā gan tas nav, manuprāt, tik izteikts, par cik mēs dzīvojam tādā klimatā, kā šodien ārā apmācies un tāds. Bet ko tu domā par uzturēšanos, saules sauļošanās kā tādu solārijiem? Mans dermatologs noteikti nebūs priecīgs, bet es sauļojos. Es sauļojos un par cik man diezgan salīdzinoši daudz laika sanāk pavadīt arī Portugālē. Pareizi, jā. Nometnes. Bet tas ir rudenī parasti. Gan pavasarī, gan rudenī. Un es jau zinu, ka pavasarī tā saule ir ģiftīgāka. Tāda, kā jau pavasara saule. Tad es lietoju šo SPF krēmu ceļu pirmajās dienās, lai nenodegtu. Bet rudenī, oktobrs, novembris, tur jau tā saulīte ir tāda maigāka. Un, kā mums vasarā. Kā mums vasarā. Ne, pat vēl maigāka. Tur pat es
Es to nevaru skaļi teikt. Man doktori parvās man pakritīs ar pirkstu, ka es pat nelietoju gluži šos te aizsargu kremus. Tikai tā, ka ja sanāk, ka garajā pārgājienā iet, ka tiešām zinu, ka tur 5-6 stundas būšu tieši šajā saulē, tad jā. Bet, Tu skaties telefonā tos indeksus, UV indeksus kādreiz? Es īsti neskatos, bet es zinu, ka pusauģiem, par cik man ir 2 pusauģu meitas, tās skrien sauļoties tad, kad ir maksimums. Viņas tieši otrādi. Viņas tieši otrādi, jā. Tā kā tur gan es tā kā neļauju, un es, 3 nav vērts, neiešu, 5 ir jāiet. Tur ir tā jaunai paudzei ir bišķiņi, un manām tā nav vienīga, man es ar savām dāmām es runāju, un viņām ir tieši tas pats, kurām ir 15-16 gadīgs meitas, gan tās gaida to pīķi un tad iet sauļoties. Jā, bet tas ir arī tad, kad tie UVB stari ir visjiftīgākie, visnegatīvāko ietekmi. Un dermatologs tieši teica, ka jāskatās tieši otrādi, ka ja esot virs 2, faktiski 2 ir pilnīgi droši, līdz ko ir virs 2, vai no aizsarga krēmas SPF, teiksim, tur 50, kas ir tāds kārtīgs, vai tad labāk nevajagot iet es noteikti saulē. būšu tās cilvēks, kas piekrīt dermatologam un vajag lietot šos te SPFs, jo mēs arī nekad nezinām, kādas šūnas aktivizēs tā saulē, tāpēc meitām es neļauju iet bez aizsarga krēma arī tajos, tad, kad viņi skrien tajos 5. Vai starp citu ļoti interesanti arī tas, ka saulē ir ļoti daudz pozitīvu efektu, un saulē noteikti ir jāiet, bet tā labākā saule ir tā rīta saule vai tā vakar saule, ka tie UV indeks ir zemāks. Otrs, kas ir izpētīts, ka teiksim, saulē viena no tādiem efektiem, ko saule dod, ir šūnām uzlādē mitohondrijas, kā tāds mitohondrijas spēkstacija, kas ražo enerģiju. Bet tas efekts tiek panākts aptuveni jau pēc 15 minūtēm, kas nozīmē, ka nav tur jācepinās stundas, 2 stundas, jau 15 minūtes saulē, un tu to dienas devas faktiski saņēmis. Es nezinu, kurš, es noteikti neesmu tas cilvēks, kas varētu 2-3 stundas gulēt pie baseina, vienkārši sauļoties. Man tas ir ļoti garlaicīgi nodarbi. Vai ne? Bet jā, tāpēc atrasties saulē, dienu, svaigā gaisā, fiziskā aktivitātes, jā, bet tāda vienkārši laizīga gulēšana pie baseina, tas noteikti nav priekš manis. Un, jā. Atgriežamies nedaudz pie grāmatas Dzīvot bez pauzes. Tāds kopsavilkums, kas būs tas, ko sievietes iegūs izlasot šo grāmatu? Pirmkārt, zināšanas. Man liekas, tās, kas ir ilgu laiku pietrūkušas. Jā, mēs esam dzīvojuši tādā informācijas vakumā, un tās zināšanas ir vairāk bijušas balstītas uz mītiem par šo te dzīves posmu. Tad primārais mums būs zināšanas, kas tad patiesībā notiek, kāpēc notiek, kas mainās. Un kur sieviete, iegūstot šo te grāmatu, saņems tādu reālu rīcības plānu, pat ne tuvākiem mēnešiem, es pat teiktu nākamajiem 10 gadiem, ja, kad šī būs grāmata, vismaz es ceru, ka tā būs grāmata, pie kuras sievietes varēs atgriezties laiku pa laikam, teiksim, atgādināt sev kādu šos te rīcības plāna soļus, jā, vai teiksim, kādai varbūt šobrīd ir aktuāls tieši tāpat kā man šis te miega jautājums. Jā. Viņi sāks grāmatu no beigām, kur noslēdzošā grāmata ir tieši par, noslēdzošā nodaļa ir par miegu un stresu, kādai varbūt aktuālāks ir uzturs, citai varbūt ir fiziskās aktivitātes. Tā kā šo grāmatu pat var lasīt no jebkuras vietas, tā, kas ir šobrīd aktuālāka. Un arī tās dāmas, kurām varbūt šis dzīves posms vēl nav tik aktuāls, ja, teiksim, ja jums ir 30 vai 32, tad tas nav tā, ka šī grāmata neatiecas uz mani, man viņu nevajag. Jūs varat droši sākt ar otro daļu, kur ir tieši fiziskās aktivitātes un uzturs, jo šie te pamatprincipi attiecas uz jebkuru vecumu. Jo man pat aizmugurē ir rakstīts atsauksmes, un, teiksim, Dana Gulbi ir rakstījusi teorētiski manos 35 gados šī grāmata nemaz īstā nav domāta, es sākumā prātoju. Un nav labāka pierādījuma, ka ir gan domāta. Turklāt, kā vēl Zanda precīzi izskaidro, kādām pārmaiņām sievietes ķermenis iet cauri un kā tam vislabāk palīdzēt. Turklāt nevis izdzīvot un pārciest, bet plaukt un baudīt. Un viņi saka, es uzskatu, ka šī grāmata jāizlasa katrai Latvijas sievietei, gan tai, kura vēl gan nesaprot, kas ar viņas ķermeni un emocijām notiek, gan tai, kur vēlas sagatavoties gaidāmajam. Tā kā es arī, starp citu, pašķirstīju, palapoju, palasīju un teiksim, tā daļa, kur receptes izskatās pēc reāli, tā kā recepšu grāmatas ar visām tur bildēm, skaistām bildēm, tur ļoti kvalitatīvi, tik tiešām, tur atkal tur saldēs kartupels ar tūns, tādas skaistas pilnīgi tās visas tās bildes, arī vizuāli ļoti baudām grāmata.
Un ne tikai arī tur tā sporta daļa ir tiešām ļoti kvalitatīva manā skatījumā. Manuprāt, tur vēl bija labas atsauksmes. Bija vairākas no Madaras biedriņas, bija arī Zandera ne tikai viena no labākajiem treneriem, bet arī lielisks dzīves mentors ar stingru nostāju un tam līdzīgi. Bet kādas tēmas, tavuprāt, tu apspriedi, kas līdz šim nav bijušas aprakstītas latviešu valodā? Nu, šī te pati perimenopauzes tēma. Tā pirmā daļa, kas vairāk tā hormonālā. Jā. Un patiesībā, manuprāt, arī latviski nav šāda te vienkopus atrodama informācija gan par uzturu, gan par fiziskajām aktivitātēm. Jo, kā jūs minēju, jā, tā pamatēma ir menopauze, perimenopauze, bet salikts kopā šis kādas fiziskās aktivitātes mums ir nepieciešamas, kādēļ viņas ir nepieciešamas. Jā, mēs zinām spēka treniņu, bet ar ko mēs viņus varam vēl papildināt. Tā ir arī, godīgi sakot, šāda grāmata ir vērtīga arī maniem kolēģiem, varbūt tādiem, kas ir tikko beiguši universitāti, akadēmiju, un arī strādā ar sievietēm dažādos vecumos. Un, jā, manuprāt, nav analogu šai grāmatai. Nav pat, manuprāt, arī angļu valodā. Jā, tā 360 grādu pilna rokas grāmata, teiksim, dzīvē, kur ir. Tādam veselīgam dzīvesveidam, jā, kur ir, protams, tur vēl dziļāk var iet miega tēmā un kā, bet tā ir ļoti, pat atsevišķa grāmata mēs varam uzrakstīt par miegu, jā, bet tā mana pamat profesionālā darbība ir tieši uzturs un fiziskās aktivitātes. Bet arī miegu es nevarēju izslēgt no šī te, kā saka, trīs vaļus, kā stāv mūsu dzīvesveids, tad šajā grāmatā noteikti tas arī ir iekļauts, bet noteikti tur vēl var iet dziļāk. Es saprotu, grāmata ir tikko izdota, un varbūt tas ir pāragri vaicāt, bet vai ir tev plānots arī nākotnē kaut kāda turpinājuma grāmata vai nākamais projekts šādā līdzīgā virzienā? Pagaidām es tev teikšu, nē, nav domāts. Bija tik grūti? Nē, grūti nebija. Bet šo jautājumu tu neesi vienīgais, kas uzdod. Bet, ja man vispār kādreiz kāds būtu teicis, ka es rakstīšu grāmatu, es teiktu, nekad dzīvē es nerakstīšu grāmatu, jo es nemāku rakstīt. Es varu darīt, un es esmu darītāja, nevis, teiksim, runātāja. Bet kaut kā tā sanāca, ka tā grāmata tapa. Protams, tas galvenais pamudinājums bija šī te sapratne un atziņa, kad sievietēm trūkst informācijas latviešu valodā. Uz doto brīdi man liekas, ka visu, ko es zinu, ko es vēlējos nodot tālāk, es esmu ielikuši šajā grāmatā, bet dzīve rādīs. Jā, absolūti. Kā būs tālāk? Absolūti. Kā tu šobrīd pat audzē savu iekšējo mieru? Labs darbiņš ir padarīts? Jā, tagad ir labs darbiņš padarīts. Nāks Ziemassvētki? Un tas, ka man gribas vairāk atpūsties, es cenšos novilkt šīs te robežas, jā, kuras šad tad sanāk, kuras šad tad nesanāk, bet šim te iekšējam mieram ir nepieciešamība novilkt šīs te robežas, jo saprast, ka tu vari būt resursā tikai tad, ja tu spēj atpūsties, atjaunoties, nevis skriet un palīdzēt visiem citiem, aizmirstot par sevi pašu. Jā, patreiz tā man galvenā prioritāte ir mazliet padzīvot tādā mierīgākā režīmā. Es nezinu, cik ilgi man tas izdosies, man visu laiku vajag kaut ko darīt. Un mēs kaut kad smejoties vīram teica, mēs nemākam nemaz atpūsties. Mēs aizbraucam, mēs nemākam nogulēt pie baseina, vienkārši neko nedarot. Mēs domājam, kur mēs aizbrauksim, ko mēs darīsim, ko mēs gribam redzēt. Kādās ekskursijās vēl? Tādas pat ne ekskursijas, vienkārši kaut ko darīt. Aizbraucam uz Londonu, uz kuru zāli mēs aiziesim, jā. Nevis vienkārši, aiziet pastaigāt pilsētu, bet mēs meklējam kaut kādas zāles, kur aiziet kaut kādas jaunas treniņas pamēģināt. Bet, jāiemācās arī neko nedarīt. Jā, bet iemācīties nedarīt neko, varbūt tā varētu būt man otra apņemšana. Bet tad varbūt tās vienkārši tajā ceļojumā jāizvēlās tie galamērķi. Ir tā daži galamērķi, kuros tu nedari neko. Pieņemsim, viens no maniem mīļākajiem galamērķiem, kurā es atceros, mēs nedarījām gandrīz neko, bija Maldīvu salas. Covid laikā. Tāpēc, ka Covid laikā bija aizliegts starp salām ceļot, tu dabū savu papīru, tu vienā salā dzīvo viss. Un tad tur bija tā, faktiski tu dzīvo tajā overwater villā, virs tā koraļu rifa. Un tā diena faktiski arī tāda bija. Tu pamodies, aiziet brokastīs, tur uz salas to restorānu, atnāc atpakaļ.
pasnorkelēju pa koraļiem, atpūties, kaut ko palasu grāmatu, atkal pasnorkelēju pusdienās. Un tā faktiski tās visas dienas, man liekas, vienīgo aktivitāti, ko mēs padarījām uz vietas, bija akvalangu niršana. Tāpēc mēs esam jau kaut kādus gadus 10 nirstam ar akvalangu. Mums ir tas advanced open water diver, ka mēs līdz 30 metriem varam nirt. Tad to mēs padarījām, bet arī, man liekas, vienu dienu tikai. Bet vispār jau laiku tur bija tāds pilnīgs miers. Tiešām jābrauc uz tādu vietu, kur... Un interesanti ir tas, ka es atceros, ka viņi saka, jo, protams, tas viņiem mīļākais ceļojums esot, kur mēs jebkur esam bijuši. Un iepriekš es viņu kādu 3-4 gadus lauzu uz Maldīvām. Viņi saka, ko es tur darīšu? Tur tikai ūdens ir, es tur apdegšu saulē un pēc tam ēnā visu laiku sēdēšu. Un ka tur nebūšu ar ko darīt. Un izrādās beigās tā, ka mēs nevarējām neko it kā darīt. Nekādās ekskursijās braukt, tur vēl visādas miljonas lietas darīt. Tas bija labākais, kas varēja notikties. Tā kā man arī, ja godīgi sakrīt šis tavs skatījums uz nākamo gadu, es arī gribu nedaudz pauzīt, paņemt. Man šis gads bijis mega piesātināts ar visādiem labumiem un dažādāku plānu pārsniegšanu, tā kā būs ar tādu prieku. Ja mēs augstāk kāpjam, kur tālāk? Kas nākamais? Varbūt tās jāpaskatās apakaļ, jāpabauda skats. Jā, tieši tā. Pabaudīt, varbūt beidzot ir jāizbauda tie savu darba augļi un nav jāskrien... Nezinu, kaut kam vēl pakaļ. Bet tā kaut kāda, man liekas, šobrīd universāla tāda. Es jau vairākās vietās esmu dzirdējis šo te. Šorīt pat no rīta skatījos TikTokā Aleks Hermozī, kas ir arī tāds pazīstams uzņēmējs, satura veidotājs. Viņš arī teica, ka viņam 2026. gads būšot pirmais gads, kurā viņš nesot nolicis finansiāls kaut kāds sasniegums, atkal tur vēl lielāku uzņēmumu, viņam tur kaut 40 plus uzņēmumu, manuprāt, ir. Šāk, ka viņam nesot beidzot mērķis, kas ir saistīts ar, es gribu vēl un vēl vairāk tur sasniegt. Viņš saprot, ka viņš tāpēc nebūs bagātākais cilvēks pasaulē. Viņš saprot, ka dzīvē ir vēl dažādākas spēles, un ka tev nav jāspēlē tikai biznesa spēle, ka tu vari dažādāks, un tu būtībā uzvarēt dzīvē, kā viņš saka, nevis vienā tikai nav tām jomām, ka viņam beidzot viņš pajošot soli malā. Interesanti. Tas tā iedvesmojas, drīkst tā domāt. Nav visu laiku jāmauc. Nav jāmauc, un es arī uzskatu, ka visu pasaules nav tu nenopelnīs. Ir kaut kādas, kas nodrošināt šīs pamatvajadzības. Es godīgi sakot, pat negribētu tur, nezinu, kaut kādas milzīgas miljonus pelnīt, un tā, kad... Lai es tiešām varu nodrošināt saviem bērniem kvalitīvu izglītību, kaut kādu dzīves līmeni, bet lai ģimenē forši, lai viss ir, lai partneru attiecībās labi. Jo bieži vien jau tas, ka mēs skrienam pēc kaut kādiem sev uzstādītiem finanšu mērķiem, cieši visas citas jomas. Jā, absolūti. Un tas noteikti nav vērts vismaz tādā manā vērtību skalā, manā vērtību sistēmā, un cīties pēc kaut kāda finansiālā labuma, kad cieši attiecības ar vīru, cieši attiecības ar bērniem, un tu esi vienkārši tajā vāveres ritenī. Un veselība, miegs, stress, mentālā veselība. Ja mēs vēl esam pieauguši cilvēki, un šīs attiecības kaut kādā brīdī mēs varam sakārtot un atjaunot, tad veselība bieži vien ir neatgriezeniski, kaut kur dzenoties, un nauda nav laima, un laima nav nauda. Absolūti piekrīt. Kas ir tev šī brīža lielākais spēka avots? Mani bērni. Okay. Banāli, bet tie tiešām ir mani bērni. Es redzu, kā viņas aug, es redzu, kā mana vecākā meita viņai ir iespēja īstenot šo savu bērnības sapni. Kas ir? Kur viņa mācās patreiz Barcelonā aktiermeistarības studijās. Un, tēvpēdās iet. Viņa tēvpēdās, un tas viņai tiešām ir bijis tāds sapnis kopš bērnības, kopš 3 gadu vecuma, kurš nav mainījies absolūti nevienā brīdī. Viņa vēlās būt aktrise, jā? Jā, viņa vēlās būt aktrise, un es ar kādu... Un tad Inters mājās viņa kaučo arī kaut kā? Jā, viņiem ir ļoti labas sarunas, ka es pat palieku greizsirdīgi, tad es saku, kāpēc tu man šito nestāstīji? Kāpēc tu man tik tā nestāstīji? Pēc tēva un meita attiecības, tas kaut kas īpaši. Mums tas ir profesionāli, mēs par profesiju runājam. Jā, un tad, viņi, protams, ieklausās tētī un konsultējās. Un man tāds, mums abiem ar vīru tas gandarījums, kad mēs varam viņai šo te iespēju nodrošināt un jūtam to, kad arī, viņa to neuztver kā pašsaprotamu un ka viņa ir ļoti pateicīga un ļoti priecīga un ļoti, ļoti apzināti tam visam pieiet un jā. Bet tas ir tik reti, ka, manuprāt, bērns jaunietis jau tik ātri zina un tādu apņēmies pilnu iet uz to vienu virzienu.
Tā reti ir, jo parasti tomēr tās domas svaidās. Tā kā, protams, mēs viņai arī uzdevām jautājumu, nu, kāds plāns B? Nu, ja nu tomēr vai neiestājas tajā universitātē, vai kā? Man nav plāna B. Tā kā īsti nē. Un es pat tā kā nezinu. Tā kā viņa saka, tēt, es jau no 3 gadu vecuma par to sapņoju. Jā. Es gribu to pamēģināt. Nesanāks, bet es maz būšu pamēģinājis. Kur, protams, viņai piekrīt, ja tu citreiz, nezinu, es aizgāju tur pēc 12. klases mācīties uz ekonomistiem tikai tāpēc, ka tajā laikā bija populāri vai ne ekonomisti vai juristi. Protams, jau pēc pirmā gada es sapratu, ka nebūs. Bet es biju uzsākusi, es viņas tos mācības pabeidzu. Nevienu dienu nestrādājusi šajā jomā. Un viņai savukārt, un tad mēs vēl pēdējā vakarā, es viņai biju aizbraukus līdzi uz palīdzēju iekārtoties, un mēs vakariņojām, un viņa saka, mammu, man ir mazliet bail, ka es tiešām, ka šī bija vienīgā mana izvēle, kad es neko citu negribēju. Saka, tev par to nav jābaidās. Es zinu, cik maz jauniešu, kuri vispār pēc vidusskolas zina, ko iet mācīties, ja? Un lielākā daļa, kas es arī prasu, kā tev draugiem, klases biedriem, kur, it kā labi, kaut kas jau tur ir sapratis, ka šis nebūs priekš viņi, jau ir pametuši, jau ir, tā, kad tas ir tieši pretēji, par to nav jābaidās, par to ir jāpriecājies, ka tiešām ir skaidrs tas, par ko mēs vēlamies kļūt, vai kurā virzienā šo te savu dzīvi tālāk virzīt. Protams, nav izslēgts, ka viņi pabeidzot universitāti un sākot mācīties šai profesijā sapratīs. Nebūs, kaut gan es domāju, ka viņas gadījumā tas nebūs, jo viņai ir arī bijusi iespēja jau pabūt šajā profesijā. Tik filmēties vai uz skatuves vai tam līdzīgi? Jā, tā kā es sākumā, kad vīrs viņai iedeva lomu vienā izrādē. Viņa ir bijusi kaut kā. Jā, viņai ir bijusi loma, bet tad, kad viņš man izskaidroja to, kāpēc, lai viņai būtu iespēja saprast, ko tas patiesībā nozīmē. Jo mazas meitenes sapņo kļūt par aktrisēm, dziedātājām, jo viņas redz tikai to skaisto pusi. Ka viss tev aprīno. Jā, viņas nezinu kas notiek tajā backstage'ā, visi mēģinājumi procesi, visas izrādes. Un viņai bija šī iespēja to piedzīvot, ka viņi redzēja arī, kā tas ir, ka tu netiec uz draudzenes dzimšanas dienām, ka tev ģimene aizlido ceļojumā, bet tu neaizlido ceļojumā, jo tev ir jāspēlē izrādi, kuru izrādi neviens neatcels, tev vecāki pazaudēs biļetes. Jo mums bija tāds kurios, ka es biju pieradusi nočekot, kad ir interam izrādes, tad mēs varam braukt. Es biju aizmirsus, ka man meita arī tagad spēlē, piedalās izrādē. Un tad mēs, viņi bija tā kā citā izrādē, tas nebija kopā. Jā, viņi nebija tad tev faktiski ar 2 aktieriem jau mājās jādzīvo. Jau vairs nē, jau otrs ir vairāk režisors. Un viens vēl nav aktieris. Tas gan. Tā kā respektīvi viņai ir bišķiņ bijis tā pieredze piedzīvot to, kā tas ir otrā pusē. Un ka tomēr, tās nogurdinošās mēģinājuma stundas un tas viss process nenosita viņai kāri par šo profesiju, un viņa apzinās arī to garoziņu, kas nav varbūt tas, kas ir redzams visiem, un to, ka arī... Jo, manuprāt, tā visai spožai pusē pareizi saka, ir arī ļoti daudz, teiksim, kas tur ir, sauksim to pa varbūt negatīvo, jeb to otru, to darbu, kas ieguld, vai vispār kaut vai ģimenes dzīvē, manuprāt, cik daudz tomēr aktieri tādi, kas ir bez otras pusītes, jo tā otrai pusītei diezgan grūti ir pielāgoties tajā aktieru dzīvē, it īpaši, ja ir, teiksim, tur aktierim kaut kādas uz tās, kā man sieva saka, viņi nekad nevarētu pieņemt, ja es būtu aktieris, un man būtu tur kaut kāda romantiskās ainas, kaut kāds tam līdzīgs. Kā tu ar to tiec galā? Tur ir interesi, ka spēlē gan tajos kaut kādi swingeri bija. Šis ir vēl, viņš jau atradus no šī jautājuma, bet kā tu vari, ka viņš tur bučojās? Viņš man to arī stāstīs, kā tas notiek. Tur nenotiek tā, ka pa īstam, Kā tas notiek? Notiek tur tā, ka pa īstam, bet ne pa īstam. Bet, zin kā, ja es tagad par katru šo te lomu, cepšos un taisīšu scēnas, es jau sevi grauzīšu, tā kā es kaut kā, tā ir profesijas blakne. Darba specifika. Darba specifika, un es to esmu tā kā pieņēmusi, un scēnas netaisu. Darbiņš jāmīl, darbiņš jādara, kā jādara tā jādara. Tāpēc tu priecājies, ka viņš tagad ir režisors, ka tas ir aiz muguras. Kas ir svarīgākā lieta, par ko mēs šodien neesam parunājuši? Grūti teikt.
Zinot, ka mums šī ir otrā nedēļa. Mēs jau tā nedēļu runājam. Jā. Varbūt tas kaut kas tāds, ko tu vēlējies nodot skatītājiem, klausītājiem, bet īsti mēs līdz tam varbūt nenonācām. Par cik man šī novecošanas tēma, kurai mēs arī nedaudz pieskārāmies, jā, es tomēr gribētu mūsu klausītājiem novēlēt pieņemt šo procesu tā veselīgi. Un, tiešām, kā jau minēju, ar tām izvēlēm, ko mēs izdarām šodien, mēs ļoti, ļoti lielā mērā ietekmējam, kā mēs dzīvosim šīs savas vecumdienas, un nebaidīties no novecošanas, pieņemt to savu ķermeni, jā, ka mēs vairs savos 40, 50 gados nevaram izdarīt lietas, kā mēs to darījām 20 gados, bet mēs joprojām varam būt aktīvi un darboties atbilstoši, teiksim, savam vecumam, vai pat daudz labāk, kā varbūt dažs labs mūsu vienaudzes vai gadus 10 jaunāks cilvēks, vai 20 kurš īsti nepievērš tām uzmanību un liekas, ka tas uz viņu neatiecās. Tā kā novecot cieņpilni pret savu ķermeni. Jo kaut vai kā tu pati teici, ka, teiksim, pusmaratonu tu mierīgi jebkurā brīdī varētu noskriet. Apmēram tā, jā. Nu, okay, jau arī maratonis nostaigāt. Bet vai to vajag? Bet vienmēr arī... Nē, vairāk, bet ir forši, ka tu zini, ka tu vari. Jā, tā apziņa un kaut kādas lietas arī, ar ko es arī saskārusies, kad cilvēkiem sievietēm ir grūti pieņemt, ja, kad viņas vairs nevar izdarīt to, ko varēja, teiksim, izdarīt. Ja, vai, jā, man pašai arī bija grūti pieņemt to, ka es taču visu laiku skrēju, salīdzinoši ātri skrēju, un tagad es vairs nevaru, un tad man ir dusmas uz sevi. Bet arī šādam periodam ir jābūt tam pieņemšanas periodam, ka mēs pārstartējam to, un galvenais pārstartēt to attieksmi, ja, kad, jā, es nevaru vairs noskriet maratonu 3 stundās, bet, ja baigi vajadzētu 4 stundās noskriet. 3 stundas tas ir nenormāli ātri. Jā, es gribu, lai cilvēki saprot, tas ir nenormāli ātri. Pat tad, kad es trenējos un aktīvi startēju Ironman distancēs, triatlonā ātrākais maratons man bija kaut kāda 3:20 kaut kas ir pace 4:50. Tas ir ātri priekš vidējā mirstīgā. Tā, protams, ja cilvēks ir tikai fokusēs uz skriešanu, jā, tad tas īsti nav. Tur tas svētais grāls, kā saka, ir tas zem 3 stundām, bet... Jā, un arī izvērtēt, vai to patiešām vajag, jo nevelti, jā, šis mūsu ieklausīties tajā ķermenī, jo viņš dod mums šos signālus, kad nevajag varbūt skriet tik daudz. Es priekš sevis to esmu nolūst tā, ka jā, es varu skriet, bet vairs ne maratonu, bet kaut vai tos 5, 10, 20 kilometrus, un varu darīt daudz citas lietas. Bet, kā saka, katram dzīves posmam ir kāda sava veida aktivitāte, uz kur mēs vairāk koncentrējamies, kur mēs vairāk izvirzam kā savu prioritāti. Absolūti. Kāds ir tavs novēlējums mūsu skatītājiem, klausītājiem? Varbūt tās sievietēm, kam šobrīd perimenopauze ir tas posms, kas ir tieši priekšā vai aktuāls? Nebaidīties no tā. Atkal jāmin šis novecošana un nebaidīties stāties tai pretī, izvēlēties savam patreizējam gan veselības stāvoklim, gan fiziskajai formai atbilstošākos šos rīcības soļus un nesteigties. Jā, mēs vienā nemēģināt tagad vienā nedēļā, vienā mēnesī visu mainīt. Iet lēnām, solīt pa solītim un mainīt šos mazos ieradumus, kas varbūt līdz šim nav bijuši, kas attiecas gan uz treniņiem, gan uz uzturu, gan kaut vai, ja aktuāls ir miegs, sākat ar miegu. Kaut vai pa 15 minūtēm liekat klāt šīs miega minūtes un regularitāti, kā mēs runājām. Jā. Kā lūdzu? Un regularitāti. Jā. Ieteikums no manas puses vēl droši vien iegādāties grāmatu Dzīvot bez pauzes. Manuprāt, tas vienkāršākais veids droši vien iesist Googlā, vienkārši Zana Zariņa Rešķina Dzīvot bez pauzes, un tur būs, kur internetā var pasūtīt. Ziemassvētki nāk, fenomenāli dāvana mātei, draudzenei, sievai, jebkam, ja nav nekādas citas idejas, jo, kā Zana stāsta, īsti analoga informācija šobrīd kopumā apkopot nav. Un, Zanda, es gribēju tev teikt lielu paldies, ka
ieradies, atnāc, pēc tam 2 reizes, kas cilvēki nezina. No mūsu šova atbalstītāja Airify Recovery es gribu te uzdāvināt arī vienu dinamisko banku. Es nezinu, tev viss kaut kas no Airify ir. Tev ir gan zābaki. Banka bija. Labi, es tev izstāstīšu par banku. Okay. Tagad tev būs atkal. Ja tev bija, tad tagad būs atkal. Tā kā paldies tev. Paldies. Un lai viss forši. Paldies, ka uzaicināji.